Radars. Un esiet sveicināti podkāstā Radars. Jā. Ar jautājumu zīmi tas bija. I ain't sure. Es čekoju savas tas sound īstais? levels un tad sapratu, ka es esmu pa to mikrofonu vienkārši. Robčiks skatās, vai viņš pieslēdzas radaram vai kādam campsaitam. Viņš vēl čeko tehniskā kļūme, tehniskā pauze. Tūlīt būsim apakaļ labdēnē. Kādam saitam? Never mind, cancel. Nē, viss kārtībā. Es esmu gatavībā šim podkāstam. Aiziet. Es domāju, ka man nav jāatgādina, kas ir podkāstā hosti. Jūs visu dzirdat, viss ir pa vecam, nekas nav mainījies, kas saka. Bet dzīvē viss ir savādāk, nekas nav mainījies. Jā, es nezinu, mums nav baigi daudz, ko piebilst intro daļā šoreiz. Paldies visiem, kas mūs klausās, jā. Baigi arī neesam piefiksējuši, kas ir noticis šajā periodā, ja iepriekš bija baigi notikumi. Palielam valsts svētki tikai, man liekas, that's about it. Yep, Jā. exactly. Tas ir viss, ko mēs spējam atcerēties. Kas savā ziņā ir pozitīvi, jo tas nozīmē, ka nav tik liela atstarpe starp epizodēm. Jā, nav tik daudz update starp epizodēm, jā. That's good stuff. Jā. Nu, laikam arī Latvijas kontekstā nekas tāds nenotika. Kaut kādas bezvēs pazudušas personas bišķiņi, bet es nezinu, jūs varat kaut ko iedomāties? Trūkrājuma ziņā? Es nezinu. Gan jau, ka ir, bet tagad neiešaujies prātā. Vienīgi tā sieviete nesen Daugavā iebrauc, bet jā, tas bija dīvaini. Jā, tas taču bija šodien. Jā, tas bija reāli šodien. Es redzēju to video, viņa vienkārši parāva stūri un iebrauc iekšā. Tas bija weird. Tas bija rītīgi dīvaini, jā. Okay. Es nezinu, par ko es runāju, cik godīgi. Tu neesi redzējis to video? Tas jau tikai šodien notika. Nu jā, tas ir reāli svaigs, jā. Jā, tur brauca pa tumsu laikam, vai ne, Monta? Jā, tas brauc, bija naktī, un vienā brīdī parāja stūri pa labi un iebrauc iekšā tur tieši vienā tādā, kā teikt, visi nožogots un tā viena vieta, kas nav īsti tik ļoti. Man liekas, tas nebija pie tās statujas, tā kā blakus tur, ķipa, kur tās kapītes. Varbūt, bet man šķiet, ka ne pirmo reizi kaut kas tāds tur gadās. Man liekas, ka pagājuši gadu tur ieripoja mašīna. Jā, bija. Jā. Tas, kas tur nolikta tur pie tās krasmals. Jā. Nezinu, roceni norautoja, kas tur viņi ieripoja. Jā, bet tagad iebrauca speciāli. Jā, tagad tas bija ļoti apzināti. Vai arī tā izskatījās, jā. Varbūt slikti palika arī. Nevar zināt, bet, jā. Atvičāja viņi pēc veiz orientējās. Tas arī tam... Veiz varbūt rādīja īsāko ceļu, iespējams. Jā, bet neizskatījās. Tur grūti, kā lai pasaka, grūti zināt, kas specifiski notika, bet, vismaz kā no video izskatījās, ka speciāli iebrauc, bet... Tur tā, ka diezgan precīzi pagriez stūri, iebrauc iekšā. Bet tas ir viss, ko var tagad pateikt no tā. Jā, diezgan precīzi. Izklausās, ka tas speciāli jau pārāk precīzi, jā. Nav pirmā reize, domāju. Jā, bet man liekas, ka pirmā reize, ka tieši tā notiek, bet nav pirmā reize, ka tur kāds iebrauc vai... Nē, es atceros video, kur viens čalis otrpus Daugavai, man liekas, tur, kur ir viesnīca Radisson Blu. Tā galā. Tur ir kaut kāds arī nobrauc, pāplti nobrauc lejā. Tā bija tā vieta, man liekas. Un tur arī viens iebrauc Daugavā, bet riktīgi apzināti, jo, man liekas, tur vajadzēja bišķi tā kā palikties, lai ielikt iekšā tā jūdenī. Ko tramplīns, tas actions? Jā. Ok, var visu tramplīnu. Cik es atceros, bet apparently cilvēki ik pa brīdim apzināti iebrauc Daugavā. Kas ir actually ļoti žēl. Bet esībā tas gan jau ir saistīts ar kaut kādu piesārņota Daugava. Mental health vai kaut ko tam līdzīgu, man tā liekas. No clue. Neuzpusējām. No clue. Vai tu esi zem kaut kādām ielām, vai tas pašnāvības mēģinājums, es nezinu.
nevar zināt. Ogrē arī kaut kad nesen, cik nesen tas bija vasarā, bet šogad, man liekas, vasarā Ogrē arī, man liekas, viens iemauts Daugavā. Bet tur, man liekas, kaut kas bija apštrījies vienkārši, jo pēc tam tie cilvēki uz mašīnas jumta, man liekas, sēdēja vai viens no viņiem. Kaut kas tāds tur bija. Tā tas parasti sākās. Nu jā. Unfortunately. Some type of GTA moments. GTA. Runājot par GTA. Jā. Labs vārds. Es zinu. Šodien es sapratu domu, jā. Šodienas temats ir video spēles. Un jā, Vietru grēm mēs gribējām apskatīt šo fenomenu, kā tas iet kopā un kaut kādus atsevišķus gadījumus par to, kā video spēles ir vai nav iespaidojušas kaut kādus noziedzīgus nodarījumus vai kaut kādas, nezinu, slepkavības. Es nezinu par visu, ko mēs šodien runāsim, tāpēc es nevaru apgalvot, kas, bet, kaut kas tur būs. Manā gadījumā tas būs varbūt ne tik daudz par pašu spēli, cik ārpus spēles varbūt, bet ar to saistītām lietām, tā kā pagaidām nespoiloši, bet arī, man liekas, interesants temats. Jā, katrā ziņā šo te fenomenu centāmies apspēlēt. Nezinu, bišķi papētīt viņu, kas tur ir, kas tur nav. Manta, protams, kā jau parasti ir tādu virspusējo visu pētnieciskāku daļu, nezinu. Jā, principā tā. Kas jums kaut kādā pirmā spēle, ko jūs spēlējat, jūs atceraties? Kaut kāds Y8? Fucking online inbox spēles. Tās Yeah. online spēles. Jā, flash games, Flash games, jā. Man liekas, jā, I guess I would say the same. Es spēlēju visādas tādas, arī šitā Nitrome, tas bija mans stuffs, vai šitais miniklip, Āgame, tie bija mans stuff. Un tad vēl visādas, spēlēja arī visādas šitās te virtuālās pasaules, kur tu varēji tur būt visādas. Es atceros, spēlēja visādi par kādiem dzīvniekiem tur bija un kaut kas tāds. Un tad jā, visādi šādas vēl tur spēlēja. Jā, es domāju, Second Life. To es nespēlēju. Begas Sims, tu arī skaiti kā virtuālā pasaule? Sims, es īstenībā mazuņu nespēlēju, actually. Bet, tā kā es tos vecos nespēlēju, bet, it kā tas ir tā kā life sim, tā kā life simulator, it kā teorētiski, jā, bet, jā, man vairāk bija tādas tā kā online virtuālās tādas, un visādas online games, un tādas no games, es spēlēju Colin McRae Rally, es spēlēju Crazy Frog spēli, un kāds, es Spider-Manu veco spēli spēlēju. Un es neatceros vēl kādus tur spēlēju, bet jā. Man ar video spēlēm šitā saistība baigi maza īstenībā ir tā. Cik, protams, tie mini flash games un visi tie pārējie ārpus tā nekas nav bijis. Tā kā man tagad pirmo reizi mūžā ir konsoli, un ko es neizmantoju tā spēlēm, es joprojām nemāku apieties ar konsoli. Man ir diezgan slikti šajā jomā. Tā kā tiešām slikti. Jā. Protams, tā nav man, bet, tā konsola, bet, saprotat. Jā, tev pieejama. Es atceros, es biju sīks, brālim bija tas PSP. Kāds viņam pirmais, ka tik vai kas ne. Un viņam arī bija Playsys pirmais, tas pelēkais. To es atceros, un viņš tur kapāja un tā. Likās baigi inčīgi. Jā. Bet es tikai skatījos, es tā baigi nekad neiemācījos pat kapāt. Jā, Colin McRae ir nice, man vēl joprojām uz kompi ir. Jū. Man ir gan 3., 4., bet man viņš bija man gan bija brīdī krieviski. 2. Tas gan bija traki. Man nebija krieviski. Vienkārši tāpēc, ka man tētis spēlēja arī, un viņš uzlika krieviski, un es nemācēju nomainīt nekādā veidā. Un tad, jā. Tā es iemācījos visādus krievu vārdus. Visus tos labākos gan jau. Zakruska, jā. Jā. Automātiski izskanēja karabēs, nezinu, kā praviļni. Es vispār arī, man Colin McRae vispār arī bija viena no pirmajām, ne pirmā, bet viena no pirmajām, ko es biju. Es atceros, ka pirmoreiz Ikšķelē parādījās datorsalons, tad tur es spēlēju Colin McRae, lai gan es sākotnēji meklēju GTA, tāpēc, kad draugi spēlēja GTA un vienreiz bija pie draugu kompīšu
datorsalonā, bet pie viņa kompīša spēlēja to GTA. Bet es jau nemācēju viņu atrast, man bija 7 gadus, neko tā kā nerubīju. Tad kaut kā Colin McRae trāpīja, tā bija vienīgā spēle, ko es zināju. Un tad vienā reizē man izdevās dabūt GTA, bet trešo tajā laikā. Bet jā. Flash games man nenormāli pietrūkst, man ir ļoti žēl, ka mēs attīstījāmies tik tālu, ka Flash games vienkārši vairs neiet. Jā, viņi to Adobe Flash vairs kā tāds neeksistē. Jā, viņi ir Tā ir tāda nostalģija, jā. Nē, es kaut kur esmu lasījis, ka ir kaut kāda saits, kur var pakar kaut kādām 5000 flash spēlēm, bet viņi aizņem cik tur gigabaitus un es vienkārši 100 vairāk. Nē, bet online ir vēl kaut kāds flash spēles, kuras saitos, kur bez flashing var spēlēt. Jā, lai var bez tās flasha. vecās beigumās, es esmu atradis vecās kaut kādas, starp citu arī, bet ļoti maz, bet man tā būtu rīktīgi nostalģijas daudzas labprāt atrast, kuras mēs tur spēlējām. Tas bija rīktīgi nice. Jā, bet man liekas, man ir 2 varianti, nespēju līdz galam atcerēties. Man šķiet, ka pat pirmā spēle, ko es spēlēju, bija Tetris, jo varēja nopirkt tā kā atsevišķi. Jā, man arī bija tas Tetris, jā. Jā, tas ir pa brick game, tas, ko tu nopērc, es nezinu, un spēlē, jā, kurš nav trācivišķi konsolē liekams. Bet pēc tam, man liekas, Super Mario, starp citu, man pirmo kasetnieku uzdāvināja. Saucamo žilitonu, ja vēl saukts arī par dzeltenējām kasetēm, un tur man bija Super Mario. Tur gan bija kaut kāds, nezinu, 501, ķipa vienā kasetē, bet loģiski, ka tas ir skēms. Tur bija vienkārši pa līmeņiem sadalīts spēles un atkārtojas tā tālāk. Bet katrā ziņā, jā, Super Mario bija tas, ar ko es iesāku, man liekas, un tad vēlāk parādījās kompas, un tad, man liekas, jā, tas Colin McRae sākās GTA, un kaut kādas vēl spēlītas visāds. Es Vice City un San Andreas spēlēju. Arī, jā, datorsalonā. Un mums bija reāli, mums ar brāli bija izprintēts legit tā kā cheat kodi uz lapas, un mēs tā kā spēlējam ar cheat kodam. Viņi bija tie cheat kodi bija ielikti vienā žurnālā, man liekas, es neesmu pārliecināts, vai tā bija spicā vai kaut kas, bet mēs dabūju, man bija abonents spicē, es domāju, varbūt tāpēc viņš tur bija. Bet varbūt tas bija cits žurnāls, bet tur bija reāli 2 lapas ar kodiem, man liekas, tieši Vice City kodu. Un tad es kaut kur pazaudēju to žurnālu, kaut kursim atstāju. Mēs internetā kaut kur izrakām, jā. Bet tur bija konkrēti, man liekas, datori kādi, jo PlayStationiem ir savādāk. Tur jā. Tur bija uz datori. Kombinācijas jāspiež, jā, bet kaut kāds Hessojam, man liekas, bija, vai Panzer bija, vai City, man liekas. Panzer, man liekas, ir tanka kods, starp citu. Vai es tik sen nemācīšu par te. Tā kā, jā. Tālūk, jā. Labi. Tad tāds intro jautājums ir bijis. Es domāju, varam ķerties vērsim pie ragiem. Iesākt to tematu. Tad es domāju... Jahu! Vispirms uztaisīsim tādu nelielu vēsturisko aprakstu. Ne aprakstu, bet vairāk tā kontekstam. Jo videospēles un crime, vai arī videospēles un, kā lai saka, vardarbība ir diezgan sens jau temats. Principā mēs par to varam sākt jau runāt 20. gadsimta 70. gados aptuveni. Un jau no pašiem pirmsākumiem, kopš vispār videospēles sāka eksistēt kā izklaides veids. Jā, kā tādas, tad tās tika kritizētas par to vardarbīgo saturu. Un gan politiķi dažādi, arī bērnu vecāki, un aktīvisti un visādas citādas personas ir apgalvojuši, ka vardarbība videospēlēs var būt saistīta ar šo te vardarbīgo uzvedību. Un kas īpaši, par ko uztrauc cilvēki, ir, ka tas ir bērnu vidū tieši. Un mēģinājuši meklēt veidus, kā tad regulēt šo te video spēļu pārdošanu. Bet jāpiemina arī, kas cauri īstībā, man liekas, arī mūsu visai epizodei, kad nekādi pētījumi nav parādījuši šos saistības starp video spēlēm un vardarbīgu uzvedību. Un tātad, ja mēs runājam par vardarbīgu uzvedību, tas ir, protams, arī bieži vien saistīts ar kaut kādiem noziegumiem.
Starp citu, man arī tāds inčīgs stāsts. Mums kaut kad, labi, šitais bija ļoti sen. Es ļoti īsti pastāstīšu, bet kaut kur sen apakaļ. Nu, kaut ko 2000 sākumā, es teikšu tā, līdz 2000 kaut kādam 7., 6. vai 8. gadam. Nu, kurš ļoti kādu laiku apakaļ. Tur jau arī bija viens gadījums, kur manā skolā tur viens čalītis uzbruka ar nazi saviem klasbiedriem. Un bija tā, ka viņš bija īstenībā tas stereotipiskais. Viņš bija loners, viņš nerunāja. Un viss, ko viņš darīja, bija līdz vēlai naktī spēlēja spēles, video spēles. Un uzreiz tauta mēģināja, tauta tā, ka tas nebija oficiāli apstiprināts, bet, zin kā, no tādām parunām pa malām, tur jau arī mēģināja novelt uz to, ka viņš visu laiku apēja spēles, no tā viņš iedvesmojās tā uzbrukt saviem klasbiedriem, jo klasbiedri viņš tad arī apbižoja. Un šis bija man pirmais tāds tiešām video spēles. Es zinu, kā man to stāstu, es tā domāju. Bet pagaist, es zinu, daudz, kas spēlē video spēles, neviens nav vardarbīgs, hell. Un tad pirmais jau arī tāds skepsis parādījās pirmā. Bet, šitais arī tā, ka tas, ko Monti iepriekš teica, ka viņi tā uzskata, bet nav nekāda īsta tāda saistība. Jā. Vismaz ir darīta vairāk pētību, un nav neviens pētījums spējis apstiprināt šo tā oficiālo saistību starp video spēlēm un vardarbīgu uzvedību. Bet tas vispār ir diezgan sens jau temats. Kā jūs minēju, principā tas sāk arī parādīties, kopš vispār video spēles sāk parādīties. Un pirms video spēlēm tas ir ticis darīts ar dažādām citām lietām. Viena no lietām, kas ir riktīgi iepriekš vainot pirms video spēlēm, bija komiksi arī. Kuri arī it kā iespaidojot cilvēkus un rosinot uz vardarbību un tam līdzīgi. Tā kā video spēles nav noteikti nekas jauns, pie kā vainot vardarbību. Un vienīgi arī tas, ko es gribēju arī pieminēt, tas, ko es iepriekš minēju, un vispārīgi, par ko es vairāk runāšu, tas ir diezgan ASV fokusēts, jo pārsvarā šīs debates par vardarbību un video spēlēm, tas ir diezgan ASV, es teiktu, vairāk izplatīts, vismaz tādā sabiedrības līmenī. Piemēram, Latvijā es personīgi neesmu tik daudz dzirdējis, par šo runāts, tā kā tieši par to video spēlēm un tā kā vardarbību konkrēti, vismaz tā, publiski, publiskā līmenī. Es vairāk esmu dzirdējusi, piemēram, kā bērniem droši pavadīt laiku internetā un tam līdzīgi, lai neuzķeras uz krāpniekiem, visādiem tur bērnu izmantotājiem un tam līdzīgi. Par tādām lietām es esmu dzirdējis, bet ne tieši vairāk par tām video spēlēm un vardarbību un tādām lietām. Vienkārši don't talk to strangers. Tā kā par interneta drošību in general, es teiktu. Vairāk, un tad nedaudz tāds vēsturiskais ieskats, vismaz no ASV vēstures. Kad pati pirmā spēle, kas ir vispār saistīta ar šādu veidu morālo paniku, tā bija 1976. gada arkādas spēle, saucās Death Race. Un, kā var nosprast pēc nosaukuma, spēle bija saistīta ar braukšanu, un konkrēt šajā spēlē bija tas, kad tev bija jābrauc pāri gobliniem, lai krātu punktus. Un pēc tam tie goblini pārvērtās par kapakmeņiem. Kad no vienas puses, kāpēc cilvēkiem tas nepatika, jo viņiem likās, ka Dievs tagad jauniešiem bērniem mācīs agresīvi braukt, jo redzi, spēle aptuveni tevi atalgo ar punktiem, kad tu brauc virsū tiem gobliniem. Un otrais ir, ka goblini esot bijuši pārāk līdzīgi cilvēkiem, un tas ir pārāk liela aptuveni simulācija bijusi, kāda ir terorakti dzīvē. Jo ir vairāk terorakti, kur cilvēki brauc ar mašīnām virsū cilvēkiem. Un tad, Nīca. Pirmais, ko es iedomājos. Piemēram. Ir vairāki bijuši, bet, tas tāds, es teiktu, viens no pazīstamākajiem. Un, tā kā cilvēkiem tas bija, panika uzreiz, tas bija tāds pirmais vairāk, es teiktu, vairāk tāds kā publicētais par tieši šo tematu. Un tad īsumā vispār par arī tādiem galvenajiem argumentiem, kas ir par par labu video spēlēm un pret video spēlēm. Par labu video spēlēm ir tā, ka tieši konkrēti vardarbīgas video spēles, tāpat arī jebkuras citas video spēles palīdz attīstīt bērnu iztēli, palīdz
šo te visu imagination attīstīt un tam līdzīgi. Tad arī otrs ir, kad šīs te vardarbīgās videospēles viņas piedāvā savā veidā drošu vidi, kur tu vari izlikt savas negatīvās emocijas, piemēram, dusmas, vilšanās un tam līdzīgi. Tā kā tas ir drošs veids, kā, kā lai es pasaku, strādāt. Izlādēties. Jā, izlādēties un strādāt ar tām negatīvām emocijām. Un arī, vardarbīgas videospēles atkal, tāpat kā jebkuras videospēles, tās piedāvā iespējas veidot savu veidu kopienu un arī satikt jaunus draugus, vienkārši līdzīgi domājošus un tam līdzīgi. Tā kā atrast cilvēkus, kuriem ir līdzīgas intereses ar tevi. Un tad, vardarbīga videospēle aizlaišana ir daudz reizes arī... Angliski tas ir scapegoat, latviski tas ir grēkāzis. Principā tas ir grēkāžu arguments tādā ziņā, kad tieši vardarbīgas videospēles tā vietā, lai reāli paskatītos, kas izraisa konkrētos cilvēkos vardarbību, to bieži vienkārši noveļ uz videospēlēm, tāpēc, ka tas ir vieglāk nekā reāli iedziļināties dažādās sociālās problēmās. Of course. Jā, tā kā tas ir viens. Un tad pret videospēlēm, kad vardarbīgas videospēles ir iespējams, kā palielina vardarbības iespējamību bērniem pusaudžiem, kuriem jau ir noslēdze uz dusmām un agresiju. Tā kā tas ir iespējams. Tā kā noteikti, ja bērns jau vai pusaudzis, viņam jau ir kaut kādas sava veida problēmas ar dusmu novaldīšanu vai emociju savaldīšanu tam līdzīgi, noteikti vardarbīgas videospēles nebūs tas, kas iespējams palīdz tam cilvēkam. Tad arī, videospēles, protams, var rast arī atkarību, var arī, tādā veidā arī izraisīt kādas iespējams garīgās veselības problēmas. Tā kā tas ir iespējams arī atsevišķos variantos. Un, kad arī, protams, klasiskais variants ir, kad bērniem vajag vairāk vienkārši ārā laiku pavadīt, nevis tā kā sēdēt pie ekrāniem un tam līdzīgi. Tas klasiskais arī variants, ko mēs esam visi dzirdējuši. Un kad arī vispār arī tāds arguments pastāv, kad vispār nevienai tādai veselīgai sabiedrībai nevajadzētu apzināti pakļaut savus bērnus un pusauģus kaut kādai vardarbībai, virtuālai vardarbībai, tas vienalga tā kā, protams, gan reālai, gan virtuālai, tādā ziņā. Jebkura veida vardarbībai un vienalga simulēta, realistiska, kad tas vispār tā kā nesot vajadzīgs. Tagad tie ir tādi klasiskākie argumenti, ko es atradu, kas ir vairāk saistīti. Un konkrēti šo es ņēmu no Britannica mājaslapas, tā ir diezgan laba tāda interneta enciklopēdija. Man patīk, ka tu paņēmi gan labo, gan slikto, tur kaut kādas lietas arī labi atspēlē. Man tas pirmais punkts patīk par to, ka vardarbīgas videospēles palielina vardarbības iespējamību bērniem. Un pusauģiem, kuriem ir noslēdz uz dusmām, respektīvi, kad iespēja ir, tā kā vienmēr mēs varam teikt, ka video spēles ir ietekmējuši cilvēki, bērni, piemēram, uz kaut kādām darbībām. Tas ir reāli, bet nevajag visu slikt vienā kastē. Tāpēc man patīk šis punkts, kad kādu kādu nē, bet tur nevajag uzreiz, video spēles, depends, tā kā. Un visiem pārējiem punktiem, protams, arī ļoti labi piekrīt, Un es arī gribēju kaut kādu atsevišķu piemēru paņemt no vēstures, kas tāds vairāk pazīstams. Un, es izlēmu paņemt tieši pastāstīt vairāk par Mortal Kombat. Šī tātad... To es atceros no sīkajiem laikiem. Šī ir tātad, tie, kas nezin, tā ir arkāžu spēle oriģināli bija. Un viņa ir cīnīšanās spēle. Un, tā ir viena no tādām pirmajām spēlēm, kur bija attēlots liels daudzums asiņu un vispār tādas asiņainas, tādas pretīgas ainas. Un īpaši šo te, kā saucas, īpašo kustību laikā, kas bija ar fatalities, ka tu piebeidz to savu pretinieku. Un tad, tur sādi traki momenti, kad tur viss ir asinis šļāts un viss orgāni pa gaisu un tam līdzīgi. Un, seksīgi. Tā kā tas bija tāds viena no tādām pirmajām. Bet spēle bija diezgan populāra. Spēle tātad pirmo izlaida 1992. gadā.
Un sāka izrādīt konsoļu ražotāji interesi par šo spēli. Un viņi gribēja licencēt šo spēli, lai viņi varētu tā kā no savām konsolēm viņu dabūt. Un īpaši interesi izrādīja Sega. Viņi gribēja Sega Genesis platformai to dabūt, un Nintendo gribēja Super Nintendo Entertainment System viņu dabūt. Un kas ir ļoti svarīgi jāņem vērā, kad tajā laikā Sega un Nintendo viņi bija tādā kā konsoļu kara vidū, un viņi gribēja iegūt dominējošo stāvokli ASV tirgu. Nintendo ir Japāņu, Sega bija amerikāņi. Jā, Rob? Es zinu, ka Nintendo ir Japāņi noteikti, par Segas tev nemācīšu pateikt. Bet es neatceros, kas bija Sega, vai viņi bija amerikāņi, vai ne? Bet es vienkārši zinu, ka Nintendo ir Japāņi. Bet principā šīs divas platformas, viņi gribēja dabūt tā kā to virsroku spēļu tirgu. Un beigās bija tā, ka abas šīs konsoles viņas licencēja Mortal Kombat, bet viņiem atšķīrās kā tā spēle, kā izskatījās. Piemēram, Segas licencētajā versijā viņi bija saglabājuši visas tās asiņainās ainas no tās spēles arkādes versijas, bet vajadzēja kaut gan speciāli cheat code aktivizēt, lai redzētu tās ainas. Ka viņi nocenzēja, bet ne līdz galam. Jā, bet es pieļauju, ka to cheat code varēja tāpat gan jau diezgan viegli atrast. Bet Nintendo bija izstrādājis versiju, kas noņēma lielāko daļu asiņainās ainas, un viņi asinis pārvērta par tādiem kā pelēkiem sviedriem, teiksim tā, lai izskatāt. Un tad spēle tāda, maigāka, teiksim, tā palika. Bet, protams, kā jūs varat iztēloties, Segas versija, protams, bija ievērojami populārāka par Nintendo versiju, un kas vēl vairāk sāsināja konkurences starp šiem abiem uzņēmumiem. Un Mortal Kombat popularitāte, kā arī citas līdzīgas vardarbīgas tādas video spēles, viņas piesaistīja ASV senatoru Joe Liebermana un Herba Kohlu uzmanību. Un kas pie tā noveda? Tas noveda pie 2 kongresa uzklausīšanām 93. un 94. gadā. Tā kā iedomājieties reāli ASV kongresā, tā kā runā par videospēlēm reāli. Un tā kā tik pazīstama tā spēle bija. Un, viņi apsprieda principā šo te vardarbības jautājumu videospēlēs ar visādām ieinteresētām interešu grupām, visādiem akadēmiķiem un arī videospēļu industrijas pārstāvjiem. Un beigās bija tā, ka es ļoti saīsinu. Tur diezgan daudz visa kā notika tajās kongresa sēdēs, bet principā tas noveda pie Entertainment Software Ratings Board izveides. Vēlāk arī pēc tam viņa pārtapa par Entertainment Software Association izveides. Un principā, ko darīja tā association, viņi vērtē... Es nezinu, vai viņi tā kā vērtē, vai viņi, man liekas, izstrādā varbūt kaut kādas vadlīnijas, kā pašiem videospēļu ražotājiem vērtēt savas spēles. Principā, jo pirms tam nebija tāda tā kā R-rating vai mature rating vai kaut kas tāds. Tu vienkārši 8-gadīgs varēja Mortal Kombat tā kā spēlēt vispār, nebija problēma. Jau nebija nekāda ierobežojuma. Jā, un tad pēc tam viņi tā kā izdomāja, kad vajag tomēr tos vērtējumus uz spēlēm, lai saprastu. Bet ir arī visādi citi vēsturiski piemēri bijuši. Piemēram, Robs pieminēja intro, ka viņš spēlējis GTA 3. Ar GTA 3 arī vesels stāsts ir atsevišķs. Ar to arī bija, man, ja nemaldos, kongresā arī viņi bija saistībā ar vardarbību un tam līdzīgi. Arī bija Call of Duty Modern Warfare 2. Arī bija... vairāki vēsturiski piemēri, piemēram, saistīti ar vairākām skolu apšaudēm ASV. Piemēram, viens no tiem bija Kolumbīnas vidusskolas slaktiņš, te konkrēti vairāk bija Dūms saistīts. Tas bija 99. gadā. Un arī, piemēram, apšauda Sandijas Hukas pamatskola arī 2012. gadā. Tā arī bija saistīta, kur tas, kas bija šāvējs, tas arī bija saistīts ar vardarbīgām videospēlēm. Tā kā ir vairāki tādi vēsturiski piemēri. Tur, man liekas, ļoti liela tā diskusija par to, ka tas var būt iemesls, un tas var arī, kā lai pasaka, nebūt iemesls. Respektīvi, ne jau visi Call of Duty spēlētāji ir taisījuši apšaudas, bet viens no, 1000 varbūt, jā. Jā. Nezinu, cik, varbūt 1 no 5, es nezinu.
var būt, bet vai tāpēc vainot video spēles uzreiz tas dēļ tā 1 no 1000? Nu, es tagad mīnu, protams. Jā. Nu, tur vieglāk vainot spēli, nevis iedziļināties, kas tieši tajā cilvēkā notika. Jā, ko jau es iepriekš arī labi, obviously, te mēs tā ir runājam- vieglāk. Te Tā kā mēs runājam Monty arī par skolas iepriekš apšaudu, teica, kas jau ir, man liekas, tāds, nezinu, beidzamais kaut kādā mērā, vai tālākais, cik tu vari aiziet, protams, kādam tas... Nē, bet tas Columbine bija tāds, ļoti traki. viņš līdz šai dienai, kad tik neskaitās, tas trakākais. Jā, viņš man liekas, tur rītīgi daudz bija. Ja nemaldos, Tur bija 11 diezgan, jā. skolēni. Bet es domāju par apšaudi kā tādu, ka tas ir trakākais, līdz kam var aiziet, bet tas ir tāds ļoti radikāls piemērs, jā, kad, protams, kad kaut kādas agresijas... Tas ir vienīgais galējais. Kādas agresijas jau, protams, var būt vairākiem spēlētājiem, tīpaši mēs runājam par bērniem, kuriem, nezinu, atņem PlayStation, lai, nezinu, viņi pievērstos mācībām, kas, protams, arī ir, savā ziņā pareizi, bet tur tas stāsts ir bijis cits, tas jau, piemēram, ir par mācībām, stāsts tur nav stāsts par agresiju, Jā. Kaut kādām lietām es gribēju pieskarties, ka vairākas sakrājās, es vienkārši negribēju montu pārtraukt. Viena lieta ir, starp citu, vai jūs zināt tādu spēli kā The Crims? The Crims? Crims. Laikam nav dzirdēts. Mēs bērnībā ar draugiem viņu spēlējām. Viņi ir tā kā web-based, jeb respektīvi pārlūkā, respektīvi tā spēle, kur tu spēlē pārlūkā. Tā kā tāda flash kaut kāda? Klikšķu versijā, es teikšu. Tur nav tā kā kaut kāds adventure quests, kur tā cilvēks staigā, vai Club Penguin, kur tur pingvīni staigā, ja nē, tu vienkārši tu klikšķo, zini. Club Penguin. Tāda vaina Club Penguin. Club Penguin slepoja reāli. Bet, kā var nojaust The Crims, tad The Crime spēle bija par to, ka tu reģistrējies, tu vari izvēlēties starp lomu, tu esi tur laupītājs, sutanars, nezinu, gangsters vēl kaut kas. Un tad tu izvēlēsi savu lomu, katrai lomai kaut kāda savu plusu un mīnus. Un tad tu sāc spēli ar laupīšanu. Tavs uzdevums ir nopelnīt tā kā respektu, tev ir dot enerģiju, pildot darbības, tu zaudē enerģiju, tavas darbības... Mission past. Tavas darbības, respektīvi, ir aplaupīt cilvēkus. Vienalga. Te ir sadaļas, tu sāc ar mazāko, kas ir cilvēks, nezinu, tur veca tantiņa, tad, kad tu nopelni pietiekami daudz respektu, tu vari jau pāriet uz veikalu, zini, piemēram, tādā veidā. Bet, Protams, tur beidzas tev vienā brīdī enerģija, kāda būtu enerģija, divi varianti, vai tu ej pēc narkotikas, vai ej pēc ielas meitas, jā. Protams, pastāv iespēja, ka kaut kādās sadaļās ieejot, tev var uzbrukt, tāpēc tev jāpērk arī ir bruņas un ieroči, un tā spēle bija ļoti komiski pasniegta, jo tā kā, piemēram, pirmā bruņa, ko tu vari nopirkt, ir pamperi, jā. Pirmā ielas meita, ko tu vari nopirkt, ir kaut kāds piepušams ponijs, jā. Dievs, kas tā par spēli? Tagad viņa gan ir cenzēta, bet viņa kādreiz bija tik nenormāli smieklīga. Un vēl kas viņa to poniju nocenzēja? Nocenzēja poniju. Nē, ponijs vēl ir. Es priekal iegāju pēc ļoti ilga pārtraukuma, bet es apstījos, kas tur nav. Viņa ir mainījusies, ne tā kā man patīk, bet bērnībā bija riktīgi forši. Bet vēl viens aspekts bija tāds, ka naudu pelnīja ar to, ka tu vēlāk nopirki visādas rūpnīcas un pārdevi narkotikas, un ar to tu varēji pelnīt naudu, spēles naudu. Grači mēram tādā veidā tā spēle ir. Un visu šito informāciju mēs kā bērni, es nezinu, 7. klasē, 6. mēs spēlējām, tā kā mēs viņu vācām iekšā to informāciju. Daudz par narkotikām uzzināja, pēc nosaukumiem uzzināja, kas tur ir. Apstākļi nesaukšu par nosaukumiem, bet tur, nezinu, 10 dažādas viņas ir, zināja, varbūt 2, 3, jā. Vai tur pieročiem, jā, kas tur Glocks, kas tur MP5, labi, kaut ko es no Counter-Strike uzzināju, bet stāsti par to. AK-47. Jā, bet stāsti par to, ka tā kā, tā spēle no malas klausoties galīgi nav domāta bērniem. Protams, viņa arī ir kaut kāds 14 plus kaut kāds, man liekas, kas īsti tāpat nevienu bērnu neatur. Ja viņš bēg grib spēlēt. Bet stāsts par to, ka tikai mēs viņu spēlējām, un es nezinu, cik es zinu savus klasbiedrus, nevienam nav aizgājis, ciet, un neviens, baigās tur rupi sekot huīņas netais, jā. Tā kā. Es zinu, ka man klasbiedri vietā, tā kā šitais Counter-Strike bija populārs. Jā, Counter-Strike. Mums arī bija, mēs uz saloniem gājām, spēlējām Counter, Half-Life, tā tālāk. Jā. Un visi ir kārtībā. Bet tur arī neviens baigi agresīvs nebija no Counter-Strike. Nē, Counter-Strike'ā tev uz nerviem var pavēl kaut kādi tur tie cheateri, zini, tie, kur tur izmanto tur, ka viņi redz caur sienām, vai kad viņiem tas mērķīts automātiski nomērķies uz galvu, un tad protams, tu dabūni pa nerviem, jo tu
tev kaut kas besī. Bet nu, tas lielais stāsts ir par to, ka tā kā, jā, mēs spēlējam vardarbīgas spēlītas tā tālāk, tā kā, bet viss bija fine. Nu, tā kā kaut kādā mērā, jā, neskatot tāds gadījums. I turned out fine! Un otrs, ko es gribēju pieminēt, kad, man liekas, kas ir svarīgi arī, kad video spēļu izstrādātājiem, labi, protams, ir limiti, tas pats Mortal Kombat pieminētais, nu, man personīgi varbūt nepatiktu, ja mēs pārāk ieietu tajā, teiksim, goru lietā, jā, ar visām asinīm un zarnām un tā tālāk. Nu, tur var būt kaut kāda limita, jā, jo tas ir psiholoģiski, man liekas, bišķiņ ietekmēt. Bet citādi kaut kādā mērā video spēļu izstrādātāju uzdevums nav kontrolēt citu bērnus. Otrā, tur, man liekas, tā ideja ir tāda, ka ģimenēm pašām ir uzdevums kontrolēt, ko viņu bērns dara internetā, kur viņš ielien, kādos saitos un kādas spēles viņš spēlē. Tā kā, jo spēļu izstrādātājs īsti to nokontrolēt nevar. Tas ir viens, otrs spēlēm, tā kā tiek likti, nu, arī tie 16+, 14+, tā kā, līdz ar to mēs... To es teicu, ka pēc tam viņi uztaisīja, Jā, reitings, jā, tas, kā man saka, jā, exactly, jā, jo, nu, viņi kaut ko dara, kaut ko jau viņi kontrolē, tas nav tā, ka viņam ir pilnīgi vienalga. Un fun fact, es atceros, kad 2005. gadā es principā visu vasaru nodzīvoju Anglijā, jo man tur mamma strādāja tajā brīdī. Viņa man bija nopirkusi pirmo PlayStation, un... Es staigāju tur, citreiz pa veikliem, pētīju spēles, un PlayStation pirmajam tur bija tiešām lētas spēles, tajā brīdī pa 5 mārciņām varēja nopirkt vienu spēli, visu kaut ko sapirku. Un vienā reizē es skatos, pirmais GTA, jo, nu, pirmais PlayStation, tomēr tā, tur es nevarēju, tur zinu, vai Citīņa, ievies ar Andrēs, kas toreiz bija populārs, tikko iznāca, bet pirmais GTA, baigi forši, zinu, kas tā pa spēli, un es viņu gribēju pirkt. Man pateica, ka es tikai ar vecāku atļauju viņu var nopirkt. Un tur atnāca mana māma, un viņai pateica, ka jums būs jāpiemaksā viena mārciņa par to, ka tā spēle ir zem nu, ka man ir 10 gadi, bet spēle ir no 14+. Tā kā, nu, arī tādas motors un arī tādas lietas ir darītas. Nu, vismaz tas bija Anglijā piemērs, bet tā kā tās lietas tiek darītas, bet nu, maksimāli to tāpat nekad to nevarēs izdarīt, jā. Un trešā lieta, ko es gribēju pieminēt, bet mēs vienkārši par vardarbīgām spēlēm runājam. Nu, šitā gan vairāk ir, laikam, scary spēle, bet Resident Evil, 7. gads. Es esmu viņu Rīgā arī bija nesen kaut kāds vairs nav tas salons, bet ķipa datorsalons, bet tur vairāk play. Tur nebija datori, tur bija drīzāk konsoles 4 kaut kādas nolikts. Un viena bija ar to VR virtuālo realitāti, un es bišķiņu paspēlēju to intro tieši tam Resident Evil ar brillēm, un man tā patika. Es reāli nopirku to spēli uz PlayStation 4, man ir ar to visu VR režīmu, tikai man nav ne PlayStation, ne VR šobrīd, bet es tikai reāli, es esmu izspēlējis bez VR, izgājis to spēli, bet reāli gribētu ar brillītēm, ka tas staigā, un tas gan vairāk tāds scary, bet... Un ka tu esi reāli tajā visā vidē. Jā, jo tā, ka es to intro izgāju, tas bija rītīgi grūti, tā kā skaties riņķī, zinu, un es tā kā iekšā tajā mājā. Es vienreiz uzliktās VR brilles, es gan arī uz mutu noliku. Viss līdz arī izsit no vietas. Man nepatīk VR spēle, man slikti paliek, man balans. Motion sickness. Jā, man nereāls motion sickness, es nevaru paspēlēt vispār. Nu, es esmu bišķiņ... Es gan arī uz mutu noliku. Es esmu bišķiņ pazaudējis debes puses, bet, nu, citādi bijis ok. Ieskrens sienā. Nu, kur ir tie video, kur kāds vienkārši pulti aizmet pret televizoru, ne jau? Jā. Un izšķaid viņu. Ķipa tūlīt skries ieskrien televizorā, vai sit jau ar dūri pats un ieskrien televizorā. Jā. Bet, anyways, klausās, jūs esat spēlējuši. Nu, 100 punktu jūs esat dzirdējuši, bet jūs esat spēlējuši Five Nights at Freddy's. Jā. Es neesmu spēlējusi, bet es esmu playthroughs redzēju. Es esmu spēlējis. Jā. Nu, kā patika, Robčik? Tas bija baigo laiku apakaļ, kad es spēlēju, bet man... Pirmo spēlēju? Jā, man liekas, ka pirmo, jā. Man patika, man liekas. Nē, es pirms tam biju redzējis video, līdz ar to zināju, par ko ir spēle, tā kā man tur jumpscare nebija baigi. Un es zināju, par ko viņi ir, likās ļoti interesanti, jā. Bet, karoči, ir tā, nu, zikā, rakājos, es atkal atceries par šito spēli. Izrādās, viņa ir balstīta uz šādiem tādiem, nu, true crime, gan specifiski cases, gan all throughout šitai true crime, jā? Jā. Labi, es no sākuma, kāds nezinu, pasāstīšu par to pašu spēli, jā, tad attiecīgi Five Nights at Freddy's, ja FNAF,
cits viņi tur tā nosauc, ja visādi viņi tur mēdz nokristīt. Ja? Tā ir tāda šausmu izdzīvošanas video spēle, un to izstrādāja Scott Cawthon. Scott Cawthon, pirms tā viņi izrunā 2014. gadā. Tātad attiecīgi. Spēlētājs ieņem nakts apsarga lomu, tādā bērns izklaides centrā. Var iedomāties to, kā tāda Chuck E. Cheese, ja zinu, kas tas tāds ir, bet tur ir iekšā visādas animatronikas. Tad tie ir robotizēti dzīvnieku kostīmi ar kustīgajiem mehāniskiem. Un viņi kļūst aktīvi naktī, un tam spēlētājiem vai apsargam, kā grib teikt, viņi mēģina viņam uzbrukt. Tātad spēles mērķis ir izdzīvot 5 naktis, izmantojot tās drošības kameras, durvis un gaismas, un lai novērētu un izvairītos no šito animatroniku uzbrukumiem. Tur, protams, arī jāievēro, ka tev ir ļoti ierobežots enerģijas patēriņš, ko tu vari izmantot gan uz man šiem durvīm, kaut kas uz tiem flashlightiem, kamerām. Tur, tur var būt. Tur ir vesela stratēģija. Nu, protams, tur ir jābūt veselai stratēģijai. Jā. Bet tā spēle ir pazīstama ar savu spēcīgu atmosfēru. Tur ir tumsa, trokšņi un visādas neparedzams kustības, kas uztais šo visu to spriedzi un to ritīgo baļsajūtu. Bet, lai gan tas stāsts ir tāds fiktīvs, viņš gan ir iedvesmots no šādiem tādiem reāliem gadījumiem. Un tad, ja šos gadījumus zina, tas to spēļu pasauli varētu uztaisīt tādu kā intensīvāku, tādu kā tā emocionāli saistošāku. Kad tā relato. Ne relato, bet... Kad balstīts uz kaut kādam patiesam savā ziņā, jā. Tātad, pirmais... Chuck E. Cheese slepkavība 1993. gada. Tātad iedomājieties, ja ir tāds tumšs bērnu izklaides centrs, tieši šitais Chuck E. Cheese, pa ko es ieminēju. Visa ēka ir tāda klusa, visa animatronikas stāv savās vietās, un tikai pārsvarā tu dzirdi tikai to, kā tu pacēli. Ir naktsmai, tas vienīgais cilvēks, kas tur atrodas un domā, ka viss tā, tīra, mierīgi. Līdz brīdim, ka kaut kas arī notiek. Un šitā spriedze tajā spēlē ir iedvesmota no vienām no tas bija visbaismīgākais, šokējošākais atgadījums pirms Kolumbainas. Tieši Kolorādo. Jā. Bet viņš joprojām ir diezgan tāds šausmīgi atpazīts Amerikas vēsturē. Attiecīgi 1993. gada slepkavības incidents Chuck E. Cheese restorānā Aurorā, Kolorādo. Kas notika? Tātad Nathan Dunlap. Viņš bija tur darbinieks, viņu atlaida 5 mēnešus iepriekš, viņš joprojām nebija apmierināts to. Tātad, vienā dienā ienāca restorānā Nathans, 20:29 vakarā viņš pasūtīja šķiņķu un sviestu maizi un paspēlēja kādu spēli. Pēc tam, ap 20:20, kaut kur bez 10 vakarā viņš paslēpās toaletē. Pulkstenis ir 22:05. Restorāns ir slēgts. Tajā brīdī viņš iznāca ārā no toaletes un ar 25 kalibru pusautomātisko pistoli. Nezinu, vai tā pistols šīs specifika ir tik svarīga, bet viņi īsāk sakot, ar to viņš nošāva 5 darbiniekus. Yes. Tātad tas Dunlaps Nathans, vispirms viņš nošāva 19 gadus veco Silviju Crowell, ja, viņa tīrīja visu to uzkodu bāru, kas tur kur Zakūskas bāru, teiksim. Yeah. Viņu sašāva no diezgan tuvā tāluma labai ausī un momentāli tika nogalināti. Tālāk sekoja 17 gadus vecais Ben Grant. Viņu nogalināja ar vienu šāvienu pie kreisās acis, kamēr viņš ar putekļu sūcēju darbojās pa to restorānu. Tad bija 17 gadus vecā Colleen O'Connor. Viņa gan pamanīja šo, viņa metās uz ceļiem, lūdzās pēc savas dzīvības, bet Nathanam Dunlapam vienalga, viņam bija vienalga, un viņš viņu ar vienu šāvienu galvas augšdaļā viņu nogalināja. Teiksim tā. Tad sekoja 20 gadus vecais Bobijs Stevens. Viņš bija vienīgais izdzīvojušais. Tīri tā, ka viņš atgriezās. Viņš nebija fiziski tajā brīdī klāt. Viņš bija izgājis pīpauzē, uzpīpējis, izgājis pārtraukumā ārā. Un viņš dzirdēja, ka kaut kāds troksnis iekšā, bet tas troksnis viņam atgādināja, ka bērni tur ar baloniem. Bet restorāns bija ciet. Baloniem. Viņš domāja, varbūt kāds palika ilgāk. Varbūt viņš nebija pamanījis, varbūt viņš nebija tieši tajā zālē, viņš nestrādāja, varbūt viņš bija kaut kur vai virtuvē vai kaut kur tālāk. Okay.
Bet viņam pirmais iespējas bija, ka bērni ar baloniem šaudās vai kaut kas tāds. Nu, neko daudz par to nedomāju. Viņš iegāja restorānā un izņēma traukus no trauku mazgājumās mašīnas. Un pa to laiku Neitans ienāca pa virtuves durvīm, pacēla pistoli un izšāva un šīm te Stevensam ietrāpīja žoklī. Viņš nokrita uz grīdas, bet viņš bija gudrs un viņš vismaz izlikās miris. Un tad tālāk Neitans piespieda 50 gadus veco veikala menedžeri vadītāju Marge Kohlberg atslēgt seifu. Kad viņi to atvēra, nedošu jums ilgi domāt, protams, Neitans izdarīja savu lietu, nošāva viņu. Un viņš noņēma izņēma ārā to naudu, kas bija tajā seifā tajā brīdī. Izšāva otrošu novējošo šāvienu Kohlberga šīs te menedžers ausī, kad pamanīja, ka viņa joprojām kustās. Vadītājs, kurš atlaida Dunlapu, acīm redzot, kurš bija iemesls, kāpēc tas viss notika, viņš nebija tajā brīdī klāt. Un kopumā restorānā atrada 6 izlietotas patronu čaulus. Un kāds ir šim stāstam saistība ar šo te spēli? Spēle Pati spēle atveido šo te nakts apsarga darbu tukšā restorānā, kur animatroniks pārsvarā vismaz tam vajadzētu būt vienīgajam kustīgajam elementam telpā. Īstenībā nevajadzētu būt. Tur nevajadzētu būt nevienam kustīgajam elementam. Bet šī te spriedzi un draudi, ko izjūt pats spēlētājs, būdams tā apsarga jomā, viņš atdarina reālo situāciju, kur naktī ēkā var būt kādi bīstami objekti vai cilvēki. Un animatroniks simbolizē neparedzamos un potenciālos bīstamos elementus, kas naktī kļūst aktīvi šajā gadījumā. Tā case gadījumā tas bija atlaistais darbinieks, spēles gadījumā tās ir tās animatronikas. Tu zini, kas pēc tam ar to Dunlapu notika? Viņam piespriedu sodu. Es neatceros tieši precīzi kādu, bet viņš tika notiesāts. Jā. Nu, viņš apzaga tur, es neatceros, cik precīzi maz, ka 1500 eiro, kāda eiro, dolāru vērtībā, nozaga no kases vai no tā seifa, bet viņš apzaga, tūlīt es pateikšu ātri, viņam bija death penalty. Viņu uz nāvi notiesāja, damn. Yes. Es domāju, gan viņš novāca 5 cilvēkus, no tiem 4 jauniešus un 2 nepilngadīgus. Jā, of course. Yes. Bet viņu gan tajā, es tagad ātri apskatījos, viņu notiesāja uz nāvi 2020. gadā. Pastāv iespēja, ka viņš bija, jāizpēta tā lieta, bet es ticu, ka cietumā jau viņš bija ielikts pirms tam. Un vienkārši viņš tur kaut ko gaidīja, gan jau kaut kādu rindu. Bet atceries, viņam bija arī tas, ka tas tur viens jau izdzīvoja. Jā, bet viņš novāca 4 jauniešus un vadītāju, tātad 5 cilvēkus. Jā, es vienkārši domāju par to, ka viņi uzreiz saprata, ka tas ir viņš, kas to izdarīja. Ka bija vismaz viens izdzīvotājs. Var jau arī kamerās redzēt, restorānos jau ir kameras, tas jau tur, 93. gadā? Labi, tas ir good point, bet varbūt, jā, bet es neaizdomās tik tālu. Bet runājot par bijušiem darbiniekiem, kurš ļoti interesanti, ka tā sakrīt, bet par bijušiem darbiniekiem un apšaudēm un darba vietām. Jā, reko aktuāls temats. Richards Farlijs jau arī to izdarīja, un viņš arī tika notiesāts uz nāvi, un viņš joprojām ir dzīves, un vēl joprojām sēž cietumā, un man liekas, viņš tur ātrāk nomirs dabīgā nāvē nekā kā tiks izpildīts viņa kamēr nāves. Pienāks viņam tas tur death sentence, jā? Tur kaut ko es nezinu, kas tur vēl, kas tur jau 20 gadus vai cik valka gumija tas viss, jo tas, man liekas, bija notikums pirms 2000. Vēl gumija. Es nezinu, viņš vēl centās vēl kaut ko pārsūdzēt vai ķipā noņemt vismaz to nāves sodu nost. Bet, jā. Izklausās pēc Jurija Ustimenko. Bet, cik atceros, es tagad neesmu pētījis kādu laiku, bet pēdējo reizi, kas pētīja, kas bija, man liekas, šogad tikai gada sākumā, bija nav daudz informācija par Richardu Farliju, bet ja viņš būtu miris, tad tas noteikti kaut kur parādītos. Un cik es lasu, viņš nav miris, viņš sēž cietumā un jau 20. gadu gaida savu nāves savu death penalty, jā. Nice. Labi. Turpinot. Nākošie keisi
Tas nav viens konkrēts case, kā bija tagad iepriekšējais, bet tas ir vairāku case tāds apkopojums, jeb animatroniku restorānu mehāniskie incidenti. Iepriekš, tie animatronikas, tas jau sen ir parādījušies kaut kur 80, 90. gados. Pieņemsim, kaut vai tajos pašos Chuck E. Cheese, un tur vēl bija tāds Showbiz Pizza, un tur reāli notika visādi incidenti. Ne tā, kā tos atspoguļo, protams, spēlēs, bet drīzāk, ka šīs te animatronikas, viņas bieži lūza, vai kaut kā ne tā nepareizi kustējās. Tur galvas nokrita, viņam rokas iesprūda, dažreiz iedeva pa mutu bērniem vai darbiniekiem, tur nejauši. Tur bija baigais sviests. Un dažās no tām ēstuvēm bija tik bīstami tie mehānismi, ka reāli pašas ēstuves nācās slēgt ciet. Šitie negadījumi, kaut viņi nebija kaut kāds tur slepkavības, kā tur iepriekšējā mēs runājām, bet bija diezgan neumolīgi, ka tu sēdi un tur tā animatronika tā ceļ, ka tu malfunkcionos un tev būs jāparauj kofers no tās vietas. Es saprotu tādā ziņā, bērns tur negribētu īsti laist. Un tālāk šī te spēle, šo te realitāti, viņi pārvērs, protams, tādā digitālā šausmā, jeb kā mēs to zinām tajā Five Nights at Freddy's, ka tur tie animatronika nevis vienkārši malfunkciono, viņi reāli mēģina tevi novākt. Un šajā gadījumā, protams, spēlē tās animatronikas spēlē kļūst tādas apzitātas, viņas apzina sevi, viņas zina, kur to atrodas, viņam tagad tāds conscience parādās, un jebkura tavu kustība, kas var tevi novest pie nāves. Kameru uzraudzībā un drošības durvju mehānisms ir spēles interpretācija tam, kā darbinieki realitātē mēģināja nokontrolēt tos mehāniskos riskus. Ja. Tas, ka bija tikai mehāniski negadījumi reālajā pasaulē, spēlē tās pārtapa par dzīvām, draudīgām rādībām, kas, īsāk sakot, ritīgi pārspēlēt, uztaisīja par kaut ko, kas tev izraisīs bailes un spriedzi, un kāda varētu būt tā sajūta, kad mājā vai darbā kaut kur LA Indijā naktī atrodas tā kā bīstami, tā kā dzīvi, tā kā nedzīves animatronikas. Un kā tā saistība ar to spēli pašu, tad spēle pārvērš šos incidentus fantāzijā, kur animatronikas kļūst bīstamas un it kā apzinās spēlētāju klātbūtni. Ne tikai malfunkciono, reālu tā kā conscience, tā kā tādu sapratni iegūst. Un šie, protams, mehāniskie traucējumi, viņi tiek dramatizēti, tas, protams, ir priekš tās spriedzes un baiļu efekta, un spēle izmanto kameras sistēmu, lai uzraudzītu animatronikas, līdzīgi kā arī tajā laikā šie te restorāna darbinieki centās vismaz uzraudzīt mehānismus, lai viņi tur neaiziet pa pieskaru. Ne tur tāpēc, ka viņi to mēģina tur novākt, bet nemalfunkciono tur tā teiksim tā. Un tālāk, nākošais gadījums ir ASV bērnu pazušanas un reāls slepkavību gadījums. Tas ir tas 3. slānis šīm te spēlei. Attiecīgi bērnu pazušanas un slepkavību gadījumu, un tas ir tas, kas savā ziņā piešķir tādu spriedzīt šai spēlei. Tātad 80. un 90. gados ASV notika visādas bērnu nolaupīšanas gadījumi publiskās vietās, un tā skaitā arī šajos spējas centros. Piemēram, varbūt jūs esat dzirdējuši, ir tāds diezgan populārs Netflix arī tā kā teips un tā dokumentāli par viņu uztaisīs John Wayne Gacy. Jūs esat dzirdējuši par tādu? Dzirdēts ir. Viņš ap tiem laikiem, viņš bija tas čalīts, kurš pārģērbās pa klaunu. Tas. Tur, protams, viņi tur ir birthday parties un visādi šitādas vietas, un viņam pēc tam patika novākt tos bērnus, savākt tos bērnus. Apslēp savu identitāti zem klauna, un tad pēc šitā visa diezgan sabiedrībā parādīs bailes, vai mūsu bērni tiešām ir droši, ka viņi spēlējās publiskās vietās. Un spēle šo reālo baiļu kodu pārvērš stāstā par Missing Children incidentu, kur vairākus bērnus restorānā nolaupīja un viņu dēseles it kā apsedza animatronika ķermeņus. Jā, ka tie bērni iemiesējas tajās animatronikās. Tā spēle dramatizē to realitāti, ļauj spēlētājiem pieredzēt visu šito interaktīvā veidā. Un lieta tāda, ka tu savieno visus šos abus incidentus, tā bērnu pazušanu un
viss šis un tā iedomās, ka tie bērni ir tajā animatronikā, nu, tas uzdzen iekšēji, zini, kā ir. Un arī, kad spēlē, nu, tu stāv uz tās robežas ar to realitāti un fantāziju. Tu redzi ēka, tukša, nekā nevajadzētu būt. Tu dzirdi trokšņus, pēkšņi kaut kādas, nezinu kādas, bišķiņ, nu, pieliec pikses, ja? Tā katra kustība šajās, katra kustība tajās, ko tu tos ēnās, ko tu redzi tur tajā atsmālu, tu saspringsti, tur simpātiskā nervu sistēma iet overdrive'ā, tu stresoji, ja, un tev tāds, ka tie būtu reāli īsti draudi. Un, protams, tā spēle neparāda tos faktus tieši no tiem noziegumiem, no kā tā ir iedvesmojusies, bet tiem, kad tu iedomājies tos incidentus ar to spēli, nu, tas tā kā bišķiņ varbūt vairāk uzdzeņ. Protams, es iepriekš pirms tās spēles nezināju par šiem incidentiem, nu, kad es tikko redzēju, ka tā spēle uznāca, bet iedziļinoties, nu, tur tā gan jau, ka būtu neumulīgi tagad, ja es tagad mēģinātu spēlēt. Tad kāda īsti ir tā saistība ar to spēli? Galvenais sižets, Missing Children incident, ir balstīts uz šiem gadījumiem. Paldies John Wayne Gacy and all that shit. Bērnu pazušana un viņu dvēseles apsēstās, viņu dvēseli apsēstās, iemiesotās animatronikas stāsts dramatizē reālās bailes. Un spēle izmantoja šīs idejas, lai veidot to stāstu un mistiku, kas veido vēl tādu emocionālāk spēcīgāku šo spēli. Jā, principā tā kā reālie tādi notikumi tiek 100 reizes vairāk dramatizēti un tādi emocionāli. Jā, viņiem vajadzēja inspo, no kā ņemt vēl papildus to drāma efektu. Yeah. Un kur gan vēl, ja ne uz reāliem notikumiem? Es tādā ziņā viņus pilnībā saprotu. Jā, realitāte iedvesmo fantāziju, teiksim tā. Jā. Iedvesmo un pārspīlē to fantāziju. For sure. Nē, tā vispār ir diezgan, vispār Five Nights at Freddy's, viņa ir tāda sava veida, es teiktu, indie, tāds kā indie spēle. Nu, indie spēle ir, ka viens cilvēks parasti developo to spēli. Jo es atceros, es arī esmu skatījusies tos playthroughs, un es taču pats gan arī pieliku bikses no tiem kādiem jumpscariem vai kas tur. Es negribu iedomāties, ka jutās tas cilvēks, kurš spēlē to spēli tajā brīdī. Jā, un tas bija savu veidu fenomens, jo īstenībā tik daudz, vismaz tajā brīdī nebija tādu šausu spēļu, nu vismaz tādu baigi populāru. Jā, pārsvarā jau sāka visādām indie games un tā līdz kaut kāds reāli. Jā, un tad šis bija tāds. Es zinu, ka bija tāds Amnesia. Jā, Amnesia ar to sāka šitais PewDiePie spēlēt, jā. Jā. Es zinu to Amnesia, to es atceros. Bet, jā, Five Nights at Freddy, fucking Slendermans, tur arī bija. Slendermans arī bija labs, To es taču arī iekačēju vienreiz datorā spēlē. Galīgi pēc pirmā jumpscare es pieliku biks. Bet vardarbīgās spēles bija kaut kas bijuši šausminošo pusi arī. Ķipā tas pats Resident Evil jau ir no PlayStation 1 un laikam uz otrā plēša parādījās Silent Hill, kas arī ir kaut kāda. Jā. Silent Hill! Jā. Es viņu tik labi nezinu, bet ok. Nē, es esmu redzējusi dažus playthroughs, man ļoti patīk tās filmas. Otrā daļa, nu tā, jā, ok, bet pirmā daļa, es vienbrīd biju apsēst ar to filmu, es pat uztaisīju to Welcome to Silent Hill, tur pilnībā to zīmi iebraukšanas, es nezinu, kāpēc. Tagad propes uztaisies, nezinu, kāpēc, bet man tā patika tā filma. Visu cieņu. Īstenībā joprojām es viņu augstu vērtētu. Viņa ir 6. gada filma, un tas, kas tur tika izdarīts, oh my god, visu cieņu. Otrā daļa, ir ok, bet nekas nepārsitīs to pirmo daļu. Runājot par indiju spēlēm, kaut kā nejauši, un par šo tēmatu, kaut kā nejauši atcerējos par, es neatceros tās spēles nosaukumu, bet tā ideja bija tāda, ka tu esi tikai zaglis, kurš ir mājā, iezogas mājā, un tev ir dots laiks, līdz tas saimnieks ieradīsies mājās apakaļ, un tev ir lapiņa, kur ir noteiktas lietas, kuras tev ir jāpaņem, tev ir saraksts noteiktām lietām. Un tavs uzdevums ir šajā laikā šīs lietas atrast. Un tā, kad viņas visas atrod, tad tu vari tā kā pamest māju, un ķipa, tu esi visu apzadzis, tā kā. Bet tur bija tā stratēģija, tā kā laicīgi visu atrast kaut kā tā, bet bija arī kaut tāda spēle. Es pēkšņi vienkārši atcerējos. Bet tas arī kaut kāds indie games. No tās pašas sērijas, jā.
Nē, gan jau, ko var vēl kaut kādas spēles atrast. Kaut kāds Black, man liekas, bija ar tādu spēli, kas bija baigi brutāli, ko arī, man liekas, kontroversijas tur bija, un kaut kādiem maniem draugiem neļāva viņu spēlēt. Kaut kas tāds bija. Okay. Es zinu, ka tas Black Ops kaut ko es Nē, tas ir Call of Duty. Tas ir šaušanas es ļoti vienkārši. Tas ir kaut kas cits, bet ir uz Black. Es zinu, ka viņi ir uz klasiskā Xbox, es viņu vienkārši marketplace'ā, tā Xbox spēļu tirgu redzēju, ejot sarakstā pa spēlēm. Jo man vienu brīdi bija tas tā paka, Xbox Live paka nopirkt. Game Pass, tā viņu sauc. Krūtais. Game Pass, es ik pa brīdi viņu paņem, tad, kad vairāk pici. Tad, kad ir mazāk, tas noņem. Tad es sāku skatīties, kurus ikmēneša maksājums man vajag noņemt. Tad man ir tāds, es tikai varbūt šomēnes 2 reizes paspēlēju savu Xbox, varbūt man nav vērts maksāt tos 18 eiro mēnesī par to, ka es tikai 2 reizes viņu paspēlēju. Tas, ko es parasti darīju, es nokačāju jaunāko NHL. Uztaisīja Latvijas izlasi viņā, no tā kā normāliem spēlētājiem. Ne tagad jau tur salīdzinoši normāli nav tā kā kādreiz, bet es paņēmu vēl to, ko viņi nav ielikuši. Jo zinu, kur viņus meklēt, kuros klubos saliek, tā lai ir, gandrīz tāda izlase, tā kā mums bija reāla, un tad es ar viņu tur ielieku viņu kaut kādos turnīros vai kaut kādās līgās, un ar viņu spēlēju, un es tās lietas darīju, bet, jā. Bet, jā, es varu turpināt, jā. Yes, Jūs esat dzirdējuši tādu jēdzienu kā swatting? Yes. Jā, man liekas, ļoti interesanti pieminēt šo faktu vai lietu. Es nezinu, runājot par šo tēmatu. Tiem, kas nezina, kas ir swatting, ja mēs pēc grāmatas, tagad pēc teorijām skatāmies un tā tālāk. Swatting ir bīstama un krimināla darbība, kur kāds tīši ziņo policijai par izdomātu ārkārtas situāciju, piemēram, par ķīlnieku krīzi, spridzekli, bruņotu slepkavu. Ja, tātad, lai izraisītu speciālo vienību, piemēram, SWAT, tāpēc viņš ir swatings, SWAT komandas ierašanos pie nevainīga cilvēka durvīm. Ja vienkāršāk sakot, kāds piezina policijai, melo par nopietnu draudu, policija reaģē uz šiem te melīgajiem draudiem un nevainīgs cilvēks rezultātā tiek pakļauts riskam. Kāpēc tas tiek darīts? Vispopulārākais iemesls, man liekas, ir, un kur tas viss sākās, bija Twitch, kad cilvēki to darīja, kāpēc? Jā, Twitchā nežēlīgi daudz. Jā, un to... Bija diezgan, man liekas, ka kaut kāds YouTube compilations, jā, arī, kad cilvēks vienkārši Twitch streamā svoto. Jā, nereāli. Tas skaidrojums, manuprāt, ir ar to, ka pirmkārt viens ir, baigais joks, aizsūtīšu svatu vai ne uz viņu māju. Bet otrs... Īstenībā tas ir pakaļā. Bet otrs... Tas ir, jā. Otrs priekals tam visam ir tas, ka tev ir iespēja dzīvē redzēt, kas tur notiek, jo viņš jau streamo Twitchā un tu redzi, kā tur pēkšņi pa logu svāc ieiet un viņam uz zemes, un viņš tur bailēs un visiem tāds, baigi zin, tur popcorn, arī, actions, kaut kas notiek, un tas ir īsti tādā filma, zinu, un no turienes tas fenomens radās. Bet, kaut kādā mērā. Bet man ir stāsts par to, līdz kam tas var novest. Un mans stāsts sākas ar tiešsaistes strīdu, ja tā var teikt, par $1 likmi, $1 ASV likmi tiešais tas Call of Duty. $1.50? Jā. No way, bro. Tas bija strīds, jā. Par $1. 1,5, un jā. 50 centi. Life savings, vienkārši. Tur bija strīds, jo tā bija likme uz tā tad Call of Duty spēli. World War II, man liekas. Viņu spēlēja. Tas nebija tā kā e-sports. Bet tas bija kaut kāda platforma, kur tu varēji likt likmes uz komandām. Un, laikam, paši spēlētāji lika likmes, jo sanāk, te bija 2 vīrieši, Casey's Vainers, pazīstams ar pseidonīmu, jeb niknējumu Vaporizer vai Vaporizer. Un Shanes Gaskels ir otrs mūsu spēlētājs, kurš ir pazīstams ar pseidonīmu. Rakstās Miruhcle, bet es pieņemu, ka tur ir Miracle domāts. Miruhcle. Miracle. Kāds Miracle kaut kā tur ar spēlējās ar to izrunu. Jā, bet fonētiku. Kroči, ja es tagad nekļūdos, tad, jo tur bija rakstīts Friendly Fire, es saprotu, ka viņi bija komandas biedri, un laikam tur bija Friendly Fire, sašāva viens otru te Call of Duty, un rezultātā zaudēja gan spēli, gan $1 ASV likmi uz, likmi.
un rezultātā abi spēlētāji strīdējās Twitter vietnē par zaudējumu. Kur gan vēl? Šis strīds gāja uz to, kad Vainers, jeb Vaporizers, draudēja nosist Gaskilu, jeb šo te Miracle par to zaudējumu. Par šo $1,5 ASV. Un Gaskils netaisījās piekāpties. Es tagad centīšos nešķukrēties. Gaskils, viņš netaisījās piekāpties, viņam bija tāds, davai aiziet. Un viņš tīši tam Vaineram, Vaporizeram, norādīja nepareizu adresi. Atrašanās vietu Vičitā, kur viņš dzīvoja pirms tam ar ģimeni, bet 2016. gadā viņus izlika no tās mājas ārā. Kāpēc? Es nezinu, bet rezultāts tā ideja tādi, ka viņš ķip izdomāja, es viņam iedošu savu veco adresi un lai viņš dara, ko grib. Nu, tā kā. Jā. Un, bet Vaporizers jau to nezināja, Vainers, vai ne? Un viņš sazinājās ar savu draugu Tyleru Barisu, sniedz viņam šo te adresi, kas tika dota, lai legit nosistu Gaskilu. Tā kā viss viņš to dara, viņam ir čoms. That's crazy, bro. $1,5 ASV. Kas ir Tylers Baris? Oh my God. Šajā laikā, ja bija incidenta laikā, Tylers Reis Baris bija 25 gadus vecs bezpajumtnieks. Nu, principā, nezinu, Origo bērns laikam sanāk tikai pilngadīgs, bet, 25 gadus vecs bezpajumtnieks. Origo bērns, jā, sapratu. No tās sērijas, vai ne? Tikai atšķirīgi tā, ka viņš dzīvoja Losandželosā, Kalifornijā. Un, jā, same shit. Jā, principā tas pats, kas Origo. Same shit. Tiešais te pazīstams kā Swautistika. Tā kā... Acīm redzot, viņam bija pieredze ar šo. Viņam bija krimināla pagātne, viņš bija 16 mēnešus jau pavadījis Losandželosas apgabala cietumā par viltus draudiem saistībā ar spridzekļiem gan KABC TV. Es nezinu, kas kaut kāds vietējais TV. Jā. Kaut kāds tur TV kanāli. Jā. Tāpat viņš bija draudējis ar spridzekļiem pamatskolai Losandželosā un vidusskolai Granadas Hillsā. Jā, un vienu brīdi policija viņu meklēja arī Panama Cityjā, Floridā par aptuveni 30 citiem draudiem ar spridzekļiem. Un to starp vienu draudu vidusskolai, kas ir acīm redzot cita vidusskola. Tāpat viņš tika meklēts par krāpšanu un ļaunprātību Kanādā un par uzbākšanos sievietei Kalgarī. Viņš vienkārši aizgāja all or nothing, viņam vairs nebija ko zaudēt. Viņš vienkārši gribēja, viņam bija saraksts ar noziegumiem, un viņš vienkārši gribēja to do list. Kaut kāds bucket list vienkārši. Jā, viņš gribēja atķiksēt visu. Nu jā. Crazy. Kaut ko viņš tur Floridā, Kanādā bija, tagad viņš bija Losandželosā, Kalifornijā. Kaut kā bija pazīstams ar to gameru. No Kanādā kaut kas, jā. Interesanti, gan viņš bija bezpajumtnieks, viņš tā ceļoja pa visurienu. Anyway. Tātad šis te Tylers Baris caur bezmaksas Wi-Fi, ko nodrošināja kāda dienvidu Losandželosas biblioteka. Caur šo te biblioteku Baris piezinīja Vičitas policijas iecirknim, bet tas zvans tika pārdresēts no Vičitas rācnama uz 9111. Jā, viņš zvanīja... Vičita, tas jau ir Kanādā, ne? Tas ir labs jautājums vispār. Es tā nekoncentrējos. Varbūt tā arī ir Kanāda, ka tu tā saki. Jā. Tas izklausās ļoti pēc Kanādas. Tas ir Kanādā. Kansas. Amerika. Jā, Kansas. Labi, Kansas, bet tātad viņš tēlo, ka viņš zvana no rācnama, piezina uz 911 un identificējas kā Brians. Jā, viņš esot Brians, viņš apgalvo, ka atrodas savā adresē, jeb tajā adresē, ko viņam iedeva, kas ir actually tā bijusī adrese tam, ko mēģina novākt. Un viņš saka, jā, es esmu Brians, es tikko nošāvu savu tēvu, man ir ierocis, un es šobrīd ar viņu tēmēju saviem ģimenes locekļiem, vai ik pa brīdim, jā, katrās dienā viņi man ir pieroči. Tāpat es aplēju visu māju ar benzīnu un draudu to aizdedzināt. Nice. Attiecīgi reaģēja Vičitas policijas departamenta darbinieki, kuri gan nebija SWAT komandas locekļi šajā gadījumā, bet viņi darīja to pašu uzdevumu, tikai atšķirība tā, ka viņi nebija apmācīti taktiskām situācijām vai ķilnieku glābšanai, bet, īsākums ir reaģējama, mašīnas brauc uz Baris izsaukumu un ielēns Andrew Flinča dzīves vietu, jo tātad to, gameri tur izlika no tās mājas, un viss nākušais tur iedzīvotājs, kuram tā māja, nezinu, piedara vai kurš tur īrē viņu, attiecīgi Andrew Flinča. Kā ziņoja šī te Finča māte, Liza Finča, viņa esot ieraudzījis policijas gaismas un atvērt durvis, lai redzētu, kas notiek. Un tad viņa ziņoja, ka viņas dēls ir iekliedzies un ticis nošauts.
Policijas ziņojumā norādīts, ka pēc tam, kad Finčs uzkāpa savas lieveņu, tad viņš laikam bija pirmais, kurš iznāca no mājas, policija pavēlēja viņam pacelt rokas, un saskaņā ar virsnieku liecībām viņš sāka to arī darīt. Tad apstājās, un tad Vičitas policists, kurš stāvēja ielas otrā pusē, izšāva vienu šāvienu, trāpot Flinčam un caurdurot viņa sirdi un labo plaušu. Finč tika nogādāts slimnīcā, kur 17 minūtes pēc sašaušanas tika konstatēta viņa nāve. Lieki piebilst, ka Finčam ar Call of Duty vai diviem minētajiem šiem te Call of Duty spēlētājiem vispār nebija pilnīgi nekāda sakara. Tik bēdīgi. Ak, Dievs. Vienkārši pilnīgi nevajag. Tas ir šausmīgi, jā. Dēļ $1,5 ASV. Pog. Un cilvēks, kurš vispār nekāds sakar viņam ar to nav. Jā, tas, ko tur gan tās liecības, man liekas, arī atšķīrās, kas nav nekas neparasts, man liekas. Bet vienā no liecībām tas virsnieks teica, ka jā, viņš tā kā sākumā esot, gājis pēc pavēlēm, tas Finč, tā kā pacēls tās rokas. Un tad viņš tā kā tam policistam vai kaut kā esot licies, ka viņš rokas liek tā kā biksēs vai kaut kur. Un tā doma ir bijusi tāda, ka tur ir tas kustība uz ieroču izvilkšanu, piemēram. Nav teikts, ka viņam bija ierocis, bet izskatījās, ka viņš tūlīt viņu izvilks, un tāpēc viņš esot izšāvis. Un viņš gan tas šāvējs, viņam bija kaut kāda 7 gadu pieredze, man liekas, policijā vai kaut kas tāds. Viņš nebija tāds pilnīgi zaļais gurķis. Bet, tāpat tas nebija arī svats. Un tāds, tas neteikšu interesants, tas ir bēdīgs patiesībā. Briesmīgs gadījums... Briesmīgs piemērs arī, uz ko novada viss šis svatings un kāpēc tas ir. Labi, šajā... Kad tas notika? Kurā gadā? 2017. Es nemaldos tagad. Diezgan relatīvi nesen. Jā, man nav pierakstīts šeit, bet man liekas, tas bija 2017. gads. Jā, relatīvi nesen. Un šajā gadījumā gan tas nebija joks, tā bija atriebība. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izmanto šo te svating, protams, var minēt arī toksisku interneta kopienu. Šo te kopienu, kas vai uztaisīsim to. Un atriebības kaut kādas arī mēdz būt. Bet šajā gadījumā, jā, tiešais tas strīds, tas sanāk. Tā kā, jā, par $1,5 un friendly fire, principā. Bet arī tāds gadījums, jā. Traki. Jā. Tā kā... Jā, nav pierakstīts, bet es atceros, ka mēs pētījām šo tēmu. Bija arī kaut kādi ļoti stulbi gadījumi, par ko teikt cilvēki nearestēt, vai sodīt, vai kaut kas bija. Es atceros toreiz, ka es stāstīju, kaut kas bija Pokemon, aizgājis uz baznīcu un spēlējis Pokemon Go, un viņš tika izmests no baznīcas, tā kā par to. Viņš nebija draudzē, bet viņš vienkārši aizgāja uz baznīcu, tā kā vienu svētdienu, spēlēja Pokemon Go, un viņu izmet ārā. Zinot Pokemon Go, viņš gan jau, ka tur diezgan sāk drasēt apkārt par to baznīcu. Nē, tur nevajag, viņam jau ir tas reģions, kurā, tur nevajag drasēt, nē. Es domāju, baznīca ir pietiekami mazs objekts, lai tu... Jo tev ir kaut kāda 300 metru zona, kurā tev tie Pokemoni parādās, un tu viņus ķerst. Neprast, kāpēc tu zini. Bet... Mēs visi esam vienā brīdī spēlējuši viņu. Es actually nesu. Redz. Es pat spēlēju. Bet Monte ir Pokemon fana. Tā brīnišķīgi spēle jau... Monte spēlē uz Nintendo. Jā, es spēlēju vienkārši Pokemon spēles, parastā. Pokemon ir nice. Bet, jā, tas man likās rēcīgi. Bija kaut kādi arī rēcīgie gadījumi visādi arī, bet tas tagad man nav viņi pierakstīti. Bet es zinu, ka ir bijuši visādi negadījumi, un cilvēki arī, man liekas, nomiruši spēlēt Pokemon Go. Tas bija pats sākums, ka viņi skatās telefonā, neskatās riņķī, un tur viņam mašīnu uzbrauc virsū. Un izskrien uz ielas, jā, saprat. Bet tā bija tā, es zinu, kā, kad parādās tehnoloģijas un viss sēž mājās, tā bija tā viena lieta, kas visus izdzina ārā. Tas gan. Kad par to īstenībā cilvēki priecājas, ka iedomājas, ka cilvēki sēž pārkos, pofīgi, viņi meklē kāds Pokemons, bet viņi reāli ir ārā. Un kustās un fīrējas, un kaut kāda dzīvība ārā. Tas daļēji ir plus, ja mēs skatāmies no tāda jauniešu perspektīvas, piemēram, bērnu perspektīvas, kas ir aug. Tas, ka izskrien uz ielas, tas gan nav baigi forši. Nē, es ne tikai par to, bet tur ļoti liels stāsts par to, ka ir...
teiksim, bērniem agrā vecumā, cik es zinu, ir ļoti svarīgi attīstīt domāšanu un smadzeni, un ir atšķirība, vai viņš iet ārā un darbojās un attīstās tādā veidā, vai viņš sēž mājā un spēlē tur spēles un sveipo ekrānu, jo, cik es saprotu, ir vienkārši mazāk darbības. Labi, runājot par spēlēm, mēs varam runāt par to, ka tur ir stratēģija apakšā, un tas veicina domāšanu, tā ir taisnība, bet spēlēm ir mazāk, varbūt, fiziskas kustības, kas, cik es saprotu, ir ļoti svarīgi tādā ziņā, ka tie, kas iet ārā un darbojās, un, nezinu, vienalga, ko viņi arī, uz fiziskām darbībām vairāk iegūst, vairāk pēt, vairāk informāciju iegūst, un šajā gadījumā, tu izēj ārā telefonu, tu tāpat spaidi to telefonu, labi, tu esi izgājis ārā, tu kusties, bet kaut kādā mērā tas ir tāds man 50-50, kad tu tāpatās līdz galam, kā augošs bērns, tu neņem to pilno potenciālu, ko tu varētu paņemt, ja tu esi ārā un darbojies, un tā kā, zini... No tāda viedokļa, jā. Ir atšķirība, vai tu ārā, tā kā, zini, tur spēlē Pokemonus, vai kā mēs bērnībā, vismaz es, bet samēr, ka jūs arī, ka tur, nezinu, spēlē futbolu, tur viss dubļains netīrs atnāca mājās, tā kā, zini, un ir viena alga, vai tur kaut kādi kazaki, ir boļņiki, jā, un... Līdz ieslēdzas laterns. Jā, bet, kad tu tur kriti un nezinu, spēlējies un nāci ar netīrām plāstām drēbēm mājās, un tas viss bija okei. Un tādā veidā tu attīsti ar to domāšanu, jo tās ir tādas pieredzes, kas tev tā kā dod efektu kaut kādā mērā. Tu tur nebaidies nokrist, zini, un tad jaunā, tur nezinu, paudze, tur nezinu, paslīd nokrīt, un tur viss ir čau, mums tur paslīd nokrīt, paņem ceļmalā, pamauc tālāk. Zini, no sērijas. Tas tā. Tā kā, jā, bet nezinu, visādas 101 gadījums ir bijis. Jā, tas svatings, jā, es esmu vairākus tur dzirdējusi gadījumus, jā, kad ir, reāli aizstrīmots, kad iebrūk mājā, jā, tas svatīm un tā kā arestē un. Es zinu, piemēram, arī daudziem populāriem, piemēram, Twitch streameriem, viņiem ir tā, ka es zinu, ka dažiem ir tā, ka viņi jau ir kaut kā, es nezinu, vai reģistrējuši, vai vienkārši bijuši policijas ietvarknī un parunājuši ar tiem policistiem, ka viņi ir piereģistrējuši viņu adresi, kad, ja uz šo adresi, tā kā, tiek kaut kāds, nezinu, tur bombtret vai kaut kas tāds, ka vienkārši policija vairs vienkārši, tā kā nebrauc, jo viņi zina, ka tur dzīvo tas populārais, nezinu, Twitch streameris, un, ka viņi, tā kā zina, ok, mums ir piefiksēts šī adrese, tā kā, kad viņi pat, netērē lieki resursus tādā ziņā. Pareizi ir. Tā kā, jā, es zinu, ka vairāk to ir, tā kā, tie streameri izdarījuši, kuriem, tā kā, ir to problēmas ar to swating bijis. Man liekas, mēs par šito 9-11 epizodu, nevis 9-11, bet 911 zvanos runājām par šo, kad, man liekas, tur tu Monta tieši apskatīji patiesībā, cik daudz, tu gan ar Londonu laikam salīdzināji, bet, tāpatās, cik daudz īsākumu ir, policijai vienā dienā. Un cik daudz no tā nav paties, tā kā, jā, man nevis paties, bet maldinoši, džings. Jā, nē, bet arī vispār daudz, ka tas maldinošais baigi, iedragā, ja mēs varētu tā teikt to efektu, kā policija var strādāt, tā kā tā arī vietā. Resursus patērē lieki. Jā, tieši tā. Jā, tā ir, jā. Bet jā, Latvijā gan es neko neatradu, es bišķi pamēģināju, bet Latvijā tādi gadījumi. Bet es saku, jā, ka man liekas, pat Latvijā tā diskusija baigi tā nav pacelta tādā līmenī reāli vispār. Es ticu, ka varētu būt kaut kāds tāds mini atgadījums, bet tā, ka kaut kur tiktu baigi rakstīts. Kur Paula teica, viņai tas skolā atgadījums bija, jā. Jā, bet ne tāds, kurš tur baigi presē būtu aizgājis. Tur, ak, Dievs. Un video spēles tas jau bija... Nē, es saku, tas bija tāds, ka tur apkārtēji runā. Tas nebija kā oficiāli tā pateicis, ka tas bija iemesls, bet ka tas bija vienkārši apkārtējo runas. Jā. Jā, es kaut kā nespēju atcerēties nevienu tādu īpašu gadījumu no maniem skolas laikiem, kad, klasē vai kaut kur skolā ir bijis kaut kāds gadījums saistībā ar video spēlēm.
It kā. Es vienreiz datorsalonā somu atstāju. True crime. Pats sev apčakarēja. Malaks. Jāsauc svots Jā, bumpret. vienkārši. Mēs pēc stundām ar draugiem aizgājām uz datorsalonu. Un mēs spēlējām kaut ko tur, un beidzās tas laiks. Un es gāju mājās, un sniedām, pēc tam vakarā man māma prasa, kur to somu. Es domāju, bāc, es somu pazaudējis. Un es eju skolu un skolā nav. Un kaut kas man pēc tam pateica, ka es tā datorsalonā atstājos. Un tad pēc stundām sanāk, es gāju uz datorsalonu. Tur jau viss smējās. Es vienkārši prasīju somu. Oh, God. Trauma. Traumatiski par Robu smēju. Tas baigi, uz to momentu varbūt, jā, tagad es to ar smiekliem atceros. Nav trakākais, kas noticis. bet, nē, nu jā, tā administratora laikam sanāk, viņi arī, viņš tur pasmaidīja, bet, galvenais viss kārtībā, ka soma tika atrasta. Nu tā. Es jau no malas ar tagad gan jau smietos, tā kā es būtu, to pārējo vietā. Tas ir rēcīgi no vienas puses iedomājies, tas somu atstāju vienkārši datorsalonā. Kādam mācību. Es pieļauju, ka tu neesi vienīgais, kas to bija izdarījis. Es vienreiz paņēmu, kā pusdienas starpbrīdis. Jā, pusdienas starpbrīdis bija. Un mums bija, vismaz tā kā mums bija pusdienas toreiz. Mums bija tā, ka visi aiziet rindā stāvēt un somas noliek tur blakus pie sienas. Un tur vienkārši kaudz ar somām. Mums bija tā. Ja visi ir, nezinu, visiem maki bija mugursomās, vai es nezinu, kāpēc neatstāju. Nē, tāpēc, ka mainījās kabineti, tāpēc, zini, tev bija matemātika, tad ir pusdienas, un tad latviešu valoda līdz ar to, tā kā to ir loģiski ar visu somas turēt. Stāsts par to, ka es tagad, izēju ārā no ēdnīcas, es spādu pusdienas, un es ņēmu savu somu, un es nebiju pamanījis, ka tā kā nebija paņēmis īsto somu, jo bija, ļoti līdzīgas vienādās krāsās, abas divas tur nians, bišķiņi atšķirās varbūt, bet uz pirmo sitienu tu nepamani. Un es to somu, es arī paņēmu neīsto somu, aizgāju savu matemātiku. Un es jau, tā kā nebija tas skolēns, kurš aiziet uz klasu un sākumā izliek tur savas mācību grāmatas vai kaut kas tāds. Nē, es nolieku somu un eju kaut kādu hujātu darīt. Un tad noskan zvans, un tad es tikai visas savas mantas lieku, tā kā. Un es tagad noskan zvans, es atveru somu, skatos kaut kāds svešs maks, un man pirmā doma, kāds man izjūko, pēc tam skrūs. Nē, tā nemaz nav mana soma. Tā kā... Nice. Un tad es ņēmu to somu, nesu apakaļ uz ēdnīcu. Un tur tieši pretī viena meitene jau bija, bet tā normāli satraukusies, ka viņa ir pazudusi somu. Jo viņai tur mājas atslēgas arī ir vēl kaut kas. Un ar skolotāju pretī tur bija, bet tā skolotāja forša. Es tur tāds smaidīgs gāju pretī ar domu, tādu sorry, skolotāja arī pati pasmējās, viss baigi pasmējās. Protams, izņemot to meiteni, viņai tas galīgi nelikās smieklīgi. Viņai nelikās. Viņa jau bija pārstresojusies, nabaks. Viņa bija galīgi pārstresojusies. Jā, es varēju lietas, bet, nejauši to sanāca. Paņemt svešu somu, bet tas jau, neko tur nepaņem. Neapzagus. Tā tu saki, jā. Nē. Es neatceros, kas būtu kaut ko tur skolā baigas zādas. Man bija klases biedrene, kas apzaga skolotāju, bet... What the hell? Oh, nice. Kā tas notika? Yes. Karoči, mums bija pagarinātā grupa, tā kā, vai ne? Respektīvi, tas moments, kad tev tur atstāja. Un tad tev mājas darbi jāpild. Protams, mēs to nedarījām daļu, mēs tur tāpat daudzjāmies vienkārši. Bet pēc vienas šādas pagarinātās grupas skolotāji konstatēja, ka viņai ir pazudis telefons un maks. Mobilais telefons un maks. Un nākušā stundā no rīta, nākušā dienā, atvainojos, jo tā jau bija pagarinātā grupa. Nākušā dienā no rīta tie cilvēki, kas bija grupā, tiek nostādīti klases priekšā. Un skolotāji visiem pēc kārtas prasa, vai tu paņēmi manu maku. Bet tas vai kaut kas tāds bija. Tā bija sākuma skola, grūti atcerēties. Tā kā pratināšana. Jā. Un tad viņi uz izslēgšanas metodas labi tur iet sēsties. Un mēs bijām, man liekas, 7 čaļi un viena meitene. Vai kaut kas tam līdzīgs. Viena meitene toči, cik čaļi bija kaut kas uz to pusi. To meiteni pirmo izslēdz ārā, viņa tad klusā meitene tāda. Un tā, bet meitene, davai. Un tad pa čaļiem pa vienam acījām, beigās paliek 2 čaļi, no kuriem viens esmu es, starp citu. Protams, ka tu uz beigām paliki, es pilnīgi zinu. Gnomiks man apzēr.
Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām, ja pārējie kaut ko tur vismaz pildīja, mēs ar vienu čalu vienkārši skraidījām apkārt, un tad bija tā teorija, ka viens no mums skraidot tā vienkārši paķēris, iemetis somās, un mēs turpinām skraidīt, vai ne? Un mēs jau, Ļoti taktiski. Kura klasīte? Nezinu, trešā, es minu, tagad trešā, otrā. Jā, ļoti taktiski bērni, jā, protams. Un mēs jau tā kā, ne viņš, mēs nebijām vainīgi. Un mēs jau te abi apzināmies, un tā kā skolotāji vai, tā kā nečakarējam laikam uz stundu jāved, kurš ir vainīgs. Un viņš tāds, es vainīgs, vai Robčik atzīsties. Un tāds, bet Sarnēs vainīgs, tā kā es neņēmu to maku, tā kā Emīls ir vainīgs, tā kā, Roberts ir vainīgs. Skolotāji tāds, davai aiziet. Un beigās, Kāds no jums ir? Un beigās, viņi saprot, ka viņi netiks pie risinājuma. Jo, neviens no mums neatzīst, jo, neviens no mums nav vainīgs. Tagad mums nosēdina. Un viņai nākošā dienā viņa bija izdomājusi plānu. Man liekas, viņai vīrs to plānu iedeva, bet viņa izdomā plānu. Viņa atnāk uz skolu, viņa saka, tā, es esmu ievērojis, ka jūs ņemat pārāk daudz liekas lietas uz skolu. Tādā ziņā, ka tev, piemēram, bija latviešu valoda otrdienā, trešdienā tev viņa nav, bet tu atstāji to latviešu valodas grāmatu iekšā somā. Es biju starp tiem skolāniem arī, kurš tur, nedēļas beigās jau visas grāmatas sakrājas un ar tādu 3 kilogramīgu somu slāju uz skolu. Ak, Dievs! Jā. Un tad viņi saka, es gribu, lai jūs izliekat visas savas mantas, visu savu somas saturu uz galda, lai es redzu, ko jūs esat paņēmuši. Lūk, un tagad visi saliek, visi čil, un viņa iet pa visām somām un pārbauda somas reāli, viņas, kas grib redzēt. Un tad viņa piegāja pie tās meitenes, kuru pašu pirmo noņēma nost kā potenciālo vainīgu, un atrada, man liekas, maku. Un viņa bija šokā, bet tikai Tas maku. nebija viņas. Jā, un tad bija skaidrs, kurš ir vainīgais, un tad sāka to lietu tur, vairāk, nepratināt, bet tur tirdīt vaļā. Un, beigās bija skaidrs, jā, ka tā bija tā meitene, kas paņēma un kura bija vainīga, bet to telefonu, man liekas, skolotāja atpakaļ nedabūja tik vienkārši. Jo tur bija tā, kad tā skolotāja to meiteni, tā kā aizved uz mašīnu, uz savu mašīnu, tad viņa brauc pie viņas uz dzīves vietu. Un sākumā viņa maldināja skolotāju, kur ir jābrauc, ja viņa dzīvoja tā kā ārpus pilsētas. Un tad viņa teica, pie mums tur nevar piebraukt ar mašīnu, un tad viņa nepareizo virzienu iedeva, kur braukt. Kaut kas tam līdzīgs bija, bet beigās viņa tik līdz tai mājai, bet, man liekas, es nezinu, vai viņa to telefonu atrada, jo tā, ka viņai prasīja, viņa teica, ka viņa iedeva brālim, un viņa nezinu, tā kā, ko brālis ir izdarījis ar to telefonu, un tā, bet, tā bija. Viņa īstenībā diezgan taktiski var just, ka tas nav viņas pirmais rodeo, ja tā var teikt. Nē, es domāju, 2. klasē diez vai tas būs 2. rodeo jau. Bet. Nē, es saku, priekš 3. klasnieku, 2. klasnieku vienalga, tas ir diezgan taktiski. Daļēji, jā, bet es domāju, tur arī brālis palīdzēja. Cik tad tāds sīts var izdomāt, bet es nezinu. Brālis gan jaunāks, starp citu, Baigi bet, man liekas, viņi tur divi tā. Tur gan bija vēl tai mājā, tur kaut kur blakus mājās, tur vēl kaut kāda bērna dzīvoja, viņi tur iespējams kopīgi izdomāja kaut kādu plānu. Bet man liekas, viņi to telefonu atpakaļ nedabūja. Varbūt dabūja, es neatceros. Bet, zini, tā ir vecā noška vēl. Labi, tā nebija tā 3-3-10, bet, kaut kāda viena no vecajām noškām. Tā viegli atbrīvoties viņas nebija. Jā. Tā kā viņi varēja daudzīt, bet viņi izdzīvoja. Zini. Bet. Tad, kad telefonu kompānijas domāja par cilvēkiem. Bet, jā, tāds bija tas gadījums. Kaut kā tā es atceros. Kā tas viss noslēdzās? Man liekas, jā, viņi domā, ka dabēja telefonu, nedabēja. Es tagad neatceros. Nē, normāls tev tur īkšķils GTA izgāja. Jā, tā bija, jā. Galēs, ka es vainīgs. Of course, you looked suspicious. Mums varbūt atsevišķa epizode par skolām un trūkrājumiem, ja kādam interesē, noteikti rakstiet komentāros. Mēs jau zinām, ka tur ir materiāls, diemžēl. Tur, diemžēl, ir. Bet tur nav tikai viens un tas pats. Nē, nav gan. Es domāju, tur tikai apšaudas. Nē, ir jau arī Latvijā. Ir jau arī Latvijā gadījums. Jā, es pat nezinu. Ir arī Latvijā, diemžēl. Jā, Gulbena. Gulbena, jā, bet tas jau bija bērnu dārza gadījums. Jā. Bet, izglītības iestāde. Jā, protams. Nē, tā ir pirmā izglītības iestāde. Ja tu definē izglītības iestādi, tad jā, skola. Latvijā, man liekas, nav skolā viens kāds atnācis ar ieroci. Nē. Lai gan bija gadījums, šeit pagājušajā gadā manā vecajā skolā, kad tur kaut kāds vīrietis staigāja apkārt ar AK-47 ap skolas teritoriju, bet tas bija fake.
Bet tu tāpat tas bija gadījums. Neko savu. Dievu. Nē, jā, es pat biju pilnīgā mutoļā, tā hell, kas notiek. Es zinu, ka bija tā bilde. Nu, īsāk sakot, pat tu. Nu. Jā, tas no tā. Nē, es pat citu bildi bija bilde ar ierakstu dienas grāmatā. Jūsu bērns šodien uz skolu bija paņēmis cirvi. Lūdzu, kontrolējiet, ko viņš ņem uz skolu. Es nezinu tā. Oh, God. Es nezināju. Nu, kāds bija skolāns cirvi paņēmis līdzi, ja mēs cirvi uzskatām par ieroci? Nē, nu normāli, jā. Gadās arī tā, Jā. Man patīk, vienreiz arī gadījums bija uzrakstīts, ka viens bērndārsnieks vienkārši bērndārs laikā vienkārši izdomāja aiziet mājās. Nice. He's done with that shit. Vai ne, vai tā Vienkārši bija tāds, nā. Kā? Man jautājums ir, kā? Kā Kā viņš vispār tika ārā reāli? Tas ir jautājums. Jā, просто pagāja garām apsargam, pagāja garām visam, tā kā durvis nebija nekur aiztaisītas, vārtiņi nebija aiztaisītas. Jā, žoks vaļā, viss. Vienkārši brīvā gaitā aizgāja. Nē, es te mājās, man nepatīk. Bet zin kā, mums, piemēram, kad es gāju bērndārzā, mums bija čalis, kuram dzīvo, man liekas, viņam bija gan dzīvoklis, gan māja, bet tas dzīvoklis bija tieši blakus bērndārzam. Nu, tā kā ar bērndārza žogs, un es žogu ir tā daudzstāvēna. Un bija reizes, kad viņam, ar ļoti lielu skepsi, bet vienreiz, divreiz viņam pat atļāva audzinātāji ieskriet dzīvoklī kaut ko paņemt, tur kaut kādu mantiņu vai kaut ko, ķīpa. Bet, tad viņi gaidīja viņu pie tiem vārtiem. Bet, tā, kad, viņš tiešām tur blakus pirmā kāpņa telpa. Bet tikai es domāju, ja, piemēram, šajā gadījumā tas bērns dzīvo tieši aiz tās sētas, tad es vēl to redzētu. Un vēl ir jautājums par, bet tas bija salīdzinoši svaigs notikums, tas bija vēl kaut kāds, jau cik svaigs, bet kaut kādi 2011. Gadi kaut kādi. Es gāju bērndārzā, tas bija tad, kad Paula piedzima. Nice. tad bija mazliet citi laiki, tad es varu iztēloties, kad varbūt kāds arī varētu aiziet, jo tad tik ļoti neskatījās uz to visu. Jā, ko es sīkais acīm redzot zinu. Jā. Kaut gan tad arī diezgan skeptiski skatījās, bet es domāju, ja kāds labi gribētu, viņš varēja aiziet līdz vārtiņiem un iziet ārā. Atvērt viņus un paņemt kādu, kas patīk labāk. Jo tagad, tas, kas ir, es dažreiz skatos skolām, tā kā cietums ar visiem žogiem un viss tiek kontrolēts, kurš tur iet iekšā ārā. Kameras viss tur skola, jā. Kameras bet savā ziņā laikam jau tā vajadzētu būt. Cilvēki visādi tomēr. Es neesmu dzirdējis, piemēram, Mikšķilē beigās gadījums, kad baigi daudz tur zina svešinieki nākt un sūdus vārīt. Mums bija vienreiz gadījums, kad bijušais klases biedrs gribēja pie mums atnākt ciemos uz klasi. Viņš uz kaut kādu stundu atnāca klusi, sēdēja, neko nedarīja, bet apsargs zināja, ka viņš tā kā vairs tajā skolā nav. Un viņš viņu dzina ārā, viņš nereaģēja. Bet tas bija gaitinī vēl, tad sākās stundu un apsargs pasauca direktoru. Un skolotāja vēl tā, kas mums vadīja stundu, viņi centās tā kā taisnoties, viņi saka, bet tas bijušais klases biedrs, viņš neko nedara. Un direktori tā, nē, pēc visiem tur normatīviem noteikumiem, viņš tur nedrīkst atrasties, viņš kādās nepiedarošas personu, lūdzu pamatiet ēku. Kaut arī tas bija mūsu bijušais klases biedrs, kurš mums, 4 gadus mums tur nomācies kopā. Kaut kā tā. Un mums bija tāds gadījums arī. Jā. Labi, es nezinu, kā vispār šis viss saistīts ir ar videospēlēm, bet es domāju, šitās nots ir random skolu stāsti, bet vispār interesanti tēma, actually, ko potenciāli varētu paskatīties par skolām un trūkrēm. Tur materiāli toši netrūkst. Es jau iedevu. Jā, tu jau ievadu noteikti, for sure. Mēs uztaisīsim epizodi par skolām, man vairs nebūs ko teikt, tas viss jau izteicu. Nē, Robi, tev ir pilns vēl ko teikt. Tā viss skolas laika, es esmu dzirdējis kādi 2%, un tas jau ir tā kā crazy, bet jā. Tu zini, man. Jā. Zietnē kalns esmu hajā par dzīvi. Tā ir par dzīvi. Tas arī pirmais, ko es reizē prostu vienkārši viens brain cells. Tas gan nav mans rajons, teikšu. Man tas bija uz kādu gadu. Ej, close enough. To dziesmu izņēma ārā no YouTube, jūs zinājāt? Jā.
Kāpēc? Jā, tur bija copyright kaut kāds. Jā. Problēmas, jā. Jo viņiem, laikam, fonogramma no Skaidrs. kaut kā ir paņemta, vai es nezinu, kaut kas. Jā, tur bija kaut kāds prikals. Un autors izdomāja, nebūs, un viņiem tāds, ok, nevar neko izdarīt. Autors pieksties. Yeah. Kur dziesma ir vainīga? labi. Come on, visiem tā dziesma patīk, un tad viens izdomā, uz manu likumu pamat, jo tikai jūs to nevarat izdarīt. Ko tev tā dziesma izdarīt? Tā bija normāla Tas tā dziesma. vienmēr būs šitā. Strādā likumi. Es domāju, mēs labi zinām to, ka vienmēr būs šitā gadījuma. Yes. Vēl viena tēma, par ko parunāt. Vēl vien tā, jā. Bet jā. Labi, Bet- es domāju, uz šitās Yes. nots ir jābeidz. Yes. Rakstiet lūdzu komentāros, kādas jūs bērnībā spēles spēlējāt, vai jūs arī spēlējāt kādas trakās vardarbīgās spēles, vai jūs kā spēlējāt. Jā, un Tagad varbūt tas- arī jums ir kaut kāds stāsts Jā, par varbūt to, jums ir, kaut jā, kā, varbūt jums ir, jā, līdzīgs, saistīts, nesaistīts, jā, ar šīm te video spēlēm. Tā kā noteikti padalīties. Droši rakstat mums idejas par potenciālām epizodēm, tam līdzīgi. Tā kā vienmēr būs interesi uzklausīt. Bet, jā. Nu, labi, tad. Jāsaka tā. Paldies, ka klausījāties. Turpiniet spēlēt video spēles. Tas ir par labu priekš jums. Izņemot Yes. atsevišķiem cilvēkiem, kuri jau ir tā kā ne tur. Yes. Tad varbūt Kuriem nevajadzētu. vajadzētu paskatīties, kādas video spēles spēlē. Jep. Bet jā, kopumā jā. Tā kā Grove Street Home. Jā, dāmas un kungi, un tagad iesāksim šīs sērijas otrā daļa, Rapčika solo daļa, es jums izstāstīšu pāris ļoti labs stāsts. Robi vēl gar 50. To doju citai reizei. Jā, tad īsāk sakot, jā. Oh, God. Klausās uzmanīgi, tur tas bikšels kājās, jā, es tā kā Pauli iesākšu. Tas uz pikšals. Es tieši tā varbūt neiesāku, bet Runājot nu par- ideja ir līdzīga. Runāju par Pauli, klausieties atgadījumu. Ah, Labi, nē. Nē, taču tā epizode šis tā izies vēl vienu pusotru stundu. Trešā sērija, Pauli. Nu, taču Paul. Biks projām kājās ir. Labi, Tas bija daudz sološi. davai tad. Trešā sērija, Labi. Pauli, biks vēl joprojām kājās. Es kaut kā neiesākās labi. Nē, nu kā uz to skatās, bet... That's how porn starts, es Nē, nezinu. Oh my god. Tāpēc saka, kā uz to skatās. No Labi. man leņķa vai no tavējā. Robčik! Labi. Kurš leņķis? Davai tad. Atā visiem. Robs tevi nomērīts. Labi, čau visiem. Atā. Labi, es arī beigšu vārīties. Paldies, klausījāties. Tiekamies. Nākošajā sērijā. Es ļoti atvainojos. Fui, Briņdropčik, tas briesmīgs. Savaldies, lūdzu. Un, protams, paldies par klausīšanos un tiekamies jau nākošajā sērijā. Čau, čau, čau. Bye.